Ivo Saseks kopš 1982. gada strādā kā starptautiskais bībeles skolotājs pilna laika darbā un ir nolasījis apmēram 2000 lekcijas visā pasaulē. Papildus tam viņš daudzus gadus vadīja rehabilitācijas centru narkomāniem, psihiski slimiem un alkoholiķiem. Te viņš kopā ar savu komandu visgrūtākajos apstākļos pētīja organisma uz kopdzīvi orientētās dzīves likumsakarības. No pirmās stundas Ivo Saseks mācīja, ka cilvēce ir savstarpēji saistīts organisms, kurā katra locekļa darbība ietekmē pārējā organisma daļas. Pēc rehabilitācijas perioda viņš dibināja ticības kustību OCG un padarīja savu pieredzi pieejamu daudziem cilvēkiem. Izrādījās, ka praksē atklātās organisma likumsakarības ir praktiski īstenojamas arī starptautiskā mērogā ar tūkstošiem cilvēku. Kopā ar savu ģimeni viņš 9 oratorijās demonstrēja to, kā pateicoties attiecībām ar Dievu un ievērojot šīs organisma likumsakarības, var dzīvot kopā debesu harmonijā. Tomēr ar šo vēstījumu viņš bija kā dadzis acīs noteiktām aprindām, tāpēc Ivo Sasekam jau no paša sākuma ar apmelojumiem uzbruka masu mēdīji. Vairāk nekā 40 gadu garumā viņam nācās izciest vairākus tūkstošus uzbrukumu no dažādiem mēdījiem un vairākus mēnešus nepārtrauktu hakeru uzbrukumu. Neskaitāmi darboņi darbojas joprojām un intensīvi cīnās, lai diskreditētu viņu un viņa vēstījumus. Tāpēc viņš neļāvās iebiedēties un turklāt nodibināja pretcenzūras koalīciju ACK, interneta televīzijas kanālu Klāt TV, kā arī avīzi S&G Rokas ekspresis. Visi šie dibinājumi ir vērsti uz to, lai cilvēkiem sniegtu alternatīvu viedokli par galveno mēdīju narratīviem, tādējādi ļaujot viņiem pašiem atbildīgi pieņemt savus lēmumus un pašiem spriest. Klāt TV viņš ir publicējis daudzas dokumentālās filmas un lekcijas par aktuālajiem notikumiem, kas ir tulkoti līdz pat 40 valodām un ir guvuši gandrīz 50 miljonus skatījumu. Turklāt viņš ir sarakstījis vairāk nekā 20 teoloģiskas grāmatas, kā arī vairākas brošūras un traktātus. Bez tam viņš kā režisors un scenārists ir producējis 10 spēļu filmas, tostarp 3 monumentālās kinofilmas. Savās lekcijās un filmās Saseks vienmēr parāda pasaules notikumu sarkanās līnijas. Rūpīgi pētījumi un pamatoti avoti ir Ivo Saseka un Klāt TV zīmols. Viņš sniedz orientāciju bieži vien tik sarežģītajos pasaules notikumos un ievieto tos saprotamā kopējā kontekstā. Daudzas viņa prognozes un paredzējumi jau ir piepildījušies. Viņa Klāt TV regulāri publicētajiem pasākumiem un lekcijām tagad sako miljoniem skatītāju. Arī šodien Ivo Saseks parādīs lielu sarkano pavedienu, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs pasaules attīstības gaitai. Viņš prezentēs rezultātus, kurus iepriekš ir apkopojuši simtiem darbinieku, veicot apjomīgus izmeklējošus pētījumus. Sveiki! Paldies, paldies! Tas bija pirmais atslēgas vārds. Jau tika minēts, ka simtiem cilvēku šeit ir strādājuši jau vairākus mēnešus. Paldies jums no manas puses! Tas gan skan tik lēti. Es atlīdzināšu jums ar visu, ko varu, ar visu, ko es esmu spējīgs, lai jums atdotu kā labo. Paldies jums visiem, kas esat pieslēgušies visā pasaulē. Mēs ļoti gaidījām, ļoti priecājāmies par šo dienu, un Elle ļoti sacēlās pret to. Tas vienkārši ir jāpasaka atklāti. Es nezinu lielāku pretestību, kā šajā 22. ACK. Es taču esmu nolasījis vairāk nekā 2000 lekcijas. Šī ir 22. ACK, un nekad nav bijis lielākas pretestības garam, dvēselei un pat manam ķermenim. Un tas liek mums nojaust, ka šodien ir īpaši liela diena, jo šodien mēs izlauzīsimies tādā dimensijā kā nekad agrāk. Es esmu par to pārliecināts, jo šādas ir iepriekšējās zīmes.
Mēs tās vienkārši pazīstam, tā tas notiek. Un es jau iepriekš pateicos visiem referentiem, kas šodien ir šeit, visām balsīm, kas šodien te runās. Un es atzīstu, ka jūs patiešām esat tie cilvēki, no kuriem tagad šī pasaule ir izšķiroši atkarīga. Jūs esat šī laika varoņi, jūs esat izturējuši šos viļņus, tas ir noticis ar visiem. Vējš pūš no visām pusēm. Es par to vairāk ilgi neuzkavēšos, bet mēs esam izturējuši šos vētrainos vējus, un tagad visi stāvam šeit un esam lepni, ka varam pavadīt šo dienu kopā ar jums. Pirms es sāku savu runu, ak jā, kāds vēl aplaudē. Pirms es pievērsīšos tēmai, par kuru es šodien runāšu, par šo atklāšanas darbu, es iesākšu nedaudz dievbijīgi. Parasti gan es tā nedaru, bet šodien man tā ir jādara. Ziniet, šajā tumšākajā stundā, kad dažkārt vairs nezini, kāds būs nākamais solis, kā varētu turpināties, kad vairs nevar skaidri definēt savas vajadzības, jo ir tik daudz lietu, kas vienlaikus būtu vajadzīgs. Pēkšņi es sēdēju agri no rīta, un tad man prātā ienāca Dievs. Un pēkšņi es sapratu, ka Dievam arī ir vajadzības. Ziniet, ja Dievs kaut ko saka, tad tu zini jau no pirmās sekundes, tas ir tas. Un sekundes laikā es sapratu, arī Dievam ir vajadzības. Mēs taču esam radīti pēc viņa līdzības, tāpēc viņš parāda, arī man ir vajadzības. Un tajā brīdī es patiešām nezināju, kādas ir Dieva vajadzības. Vai Dievam var būt vajadzības? Tad es domāju, meklēju un lūdzu. Un tad nāca atbilde no debesīm. Un tā man tagad tiešām ir jāizceļ priekšplānā. Es vienkārši gribēju zināt, kāda Dievs ir tava vajadzība? Ko mēs cilvēki varam darīt tev? Ko kāds var tev dot? Tu jau tā esi visu atdevis mums. Un tad pār mani nāca atklāsme, kad Dievs teica, jā, man ir vajadzība, viena vienīga vajadzība. Es gribu varēt nodot tālāk to, kas es esmu. Es vēlos sevi atdot, es vēlos visu, kas es esmu, ielikt jūsos un cauri jums turpināt plūst. Tikai tad, ja es varu dot, mana vajadzība ir apmierināta. Vau! Hei! Tagad es biju tiešām augšām cēlies, vai saprotat? Un, protams, pirmajā brīdī, kad to dzird kāds mankārīgs cilvēks, viņš saka, tas taču ir izdevīgi, vai ne? Dievs mīl dot, es mīlu ņemt. Bet tieši tas nav tas, par ko es runāju. Un iemesls, kāpēc es to saku pašā sākumā, ir tas, ka jūs cilvēki, kas šodien esat šeit kopā ar mums, jūs neesat tādi cilvēki, kas vienkārši nāk un saka, dod, man dod. Lieliski, jūs vienmēr dodat, atcet, kā vienmēr dod, klātēvē vienmēr visu dod, un es vienmēr tikai ņemu. Bet jūs esat citādi. Jūs esat cilvēki, kas nāk, lai saņemtu to, ko pēc tam varat nodot tālāk. Vai tā ir taisnība? Es jūs slikti dzirdu. Jā, tā, tieši tā. Ziniet, mūs visapkārt apsūdz. Mēs esot cilvēki, kas gribot kaut ko sev. Bet patiesībā ir tieši pretēji. Es sapratu, ka mana lielākā vajadzība, kas man bija šajā vētrainajā sagatavošanās laikā, bija nekas cits, kā bailes vairs nevarēt dot. Un es te nerunāju tikai par tādiem priekšlasījumiem kā šodien. Es runāju par to, ka varu dot savu naudu apgaismošanai, ka varu tam izmantot visas savas mājas, visu, kas man pieder. Es sapratu, ka tā ir mana visdziļākā vajadzība. Mani ir jāspēj dot. Kad es dodu, es esmu kā debesīs. Es esmu kā debesīs. Tik līdz es vairs nevaru dot, es esmu jau vēl lē. Un pēkšņi es tā sajūtu, jā, tas ir tieši tā. Tas ir tieši tā. Jā. Un tā kā Dievs dzīvo mūsos, tas ir tieši tā, es dodu visu un vienmēr tikai vairāk. Es gribu dot ar vien vairāk, un tad es kļūstu ar vien laimīgāks. Dodot no visa, kas man ir. Bet es negribu to dot kādam vācējam, saprotat? Es negribu to dot tādam, kurš nāk vienkārši iesūt sevī to, vienmēr ņem un nedod tālāk. Es vairs nedodu savu dzīvību tam. Es 15 gadus strādāju rehabilitācijas jomā un redzēju, tas vienmēr bija liels cīniņš. Viņi nāca, lai ņemtu, un viņi vienmēr tika dziedināti, kad iemācījās, ka dot ir laimīgāk nekā ņemt.
Un tāpēc es jums šodien saku, es esmu īsti laimīgs, Dievs ir laimīgs. Mūsu vajadzības šodien ir apmierinātas, ja jūs esat šeit, lai saņemtu sēklu, lai to izsētu šajā pasaulē un lai to pavairotu. Un jūs redzēsiet, ja jūs to darīsiet, cik bieži jūs vien dosiet, atdosiet savu dzīvību par kopējo, par šo pasauli, tad jūs būsiet laimīgi. Tad jūs tiksiet dziedināti, jūs būsiet apmierināti kā bērns pie mātes krūts. Labi? Labi. Man bija jāsaka šis vārds. Nedaudz dievbijīgs sākums, bet jūs redzat, ka manu dievbijību bija vērts uzklausīt. Vai tā ir? Piekrītat? Labi. Bet šodien mums ir atkal jārunā par augstākā grāda brīvmurniecību. Un varbūt jūs teiksiet, ka mēs jau par to esam runājuši, vai viss, kas tiks teikts, un jau ir pateikts, nav pietiekami? Vai šī tēma jau nav izsmelta, vecmodīga? Un es tev saku, nē, nekādā gadījumā absolūti nē. Mums ir jāapskata augstākā grāda brīvmurniecības problēma tik ilgi, kamēr es teiktu visa pasaule. Jā, pat katrs bērns saprastu un sapratīs, kas mūs visus sagaida. Ja šie turpmākie atklājumi un sakarības nav vistīrākie meli. Tāpēc es šodien aicinu visus cilvēkus uz zemes veikt rūpīgu izpēti, sākot ar šodienu. Ir jāpārbauda, vai viss, kas tagad ir nācis gaismā, šie pierādījumi, ir reāls drauds pasaulē vai nav. Es nekādā gadījumā neaicinu uz aklu ticību vai pat paklausību, vai pat uz kādiem vardarbīgiem darbiem. Es vienīgi vēlos pamodināt tautas, lai tās veiktu atbildīgu pārbaudi un uzraudzību visām šīm norādēm un pierādījumiem, kas atkal tiek prezentēti šodien, jo tie rada pamatotas sākotnējas aizdomas, pat vairāk nekā sākotnējās aizdomas, tie rada vislielākās bažas. Vai jūs to zināt? Mūsu klātēvē dokumentālajā filmā Brīdinājums par pasaules apdraudējumu augstākā grāda brīvmurnieki mēs parādījām tādu melu pakāpi, kas, piemēram, ir ietverta jau brīvmurnieku apgalvojumā, ka brīvmurnieki neiejaucas politikā. Šajā filmā mēs pierādījām, ka gandrīz visi ASV prezidenti ir bijuši augstākā vai visaugstākā grāda brīvmurnieki. Jā. Un savā runā Pasaule brīvmurnieku tīklā es pierādīju vismaz 12 brīvmurnieku nodibinātās organizācijas, kas ietekmē visu pasauli. Vai atceraties? ANO, PVO, ES, Pasaules ekonomikas fórums, Starptautiskā norēķinu banka, BIS vai BIS, UNESCO federālo rezervju sistēma, NASA un tā tālāk. Bet vai zināt, ka šie cilvēki ne tikai dibina organizācijas? Nē, viņi, protams, arī kontrolē šīs organizācijas un paplašina tās kā zirnekļa tīklu arvien tālāk un vairāk, un to mērķis ir pakļaut savai kontrolē visus pasaules iedzīvotājus. Pirms es jums šodien parādīšu virkni citu augstākā līmeņa brīvmurnieku dibinātu organizāciju, es vēlos vispirms atgādināt mums visiem par vienu ļoti svarīgu atšķirību. Man tas ir jādara zināms. Un es iepriekš jau uzsveru ar visu pārliecību, ka ar visu šo jauno pētījumu es nekādā gadījumā nevēlos izteikt vispārēju nosodījumu. Jo problēma ar brīvmurniecību nav atšķirīga no problēmas ar jebkuru reliģiju, vai baznīcu, vai nacionalitāti, vai sektu, rasi un tā tālāk. Sauc, ko gribi. Ja, piemēram, kāds šveicietis izdara noziegumu, varbūt pat nežēlīgu teroristisku uzbrukumu, tad visai pasaulē ir jābūt skaidram, ka tas nav Šveices vai šveiciešu noziegums. Saprotat to? Un tas pats attiecas uz jebkuru vācieti, francūzi, angli vai amerikāni, kas izdara kādu noziegumu. Tas nekādā gadījumā nedod mums tiesības par to nicināt vai pat nolādēt visu tautu, un pat ja kāds ebrejs, arābs vai melnādainais cilvēks kādā veidā pārkāpj likumu vai pat veselas grupas no viņiem izdara noziegumus. Mums nav tiesības izteikt kādas rasistiskas piezīmes vai pat rīkoties rasistiski.
Piemēram, lai tādēļ mēs tagad attīstītu vispārēju naidu pret kādu etnisko grupu vai tā tālāk. Un tas princips, protams, attiecas arī uz visām baznīcām, brīvbaznīcām, sektām, slepenajām organizācijām, partijām un tā tālāk. Visas šādas organizācijas ir veidotas un strukturētas kā biznesa uzņēmumi vai lielie koncerni, parasti ar piramīdveida struktūrām. Tas nozīmē, viszemākajā līmenī ir darbinieki, kalpotāji, pūlis, bet tos varētu saukt arī par visa finansētājiem. Un virs šī pūļa darbojas dažādi līmeņi – aprūpētāji, uzraugi, pārvaldnieki, un virs tiem atkal ir progresīvie, speciālisti un tā tālāk. Viņi ir iecelti šajos amatos, un visaugstākajā līmenī katrā uzņēmumā, katrā organizācijā, bet arī katrā reliģijā, katrā partijā vai sektā atrodas patiesie vadītāji un galvenie iniciatori. Ja augstākajos valdības līmeņos tiek izdarīti smagi noziegumi, piemēram, bērnu seksuālā izmantošana, narkotiku tirdzniecība, sieviešu tirdzniecība, slēptas spekulācijas, ieroču tirdzniecība, rituālā vardarbība un iespējams slepkavības, terorisma un kara kurināšana, kad kādreiz tas viss nāk gaismā, mēs nekādā gadījumā tad nedrīkstam ļauties vispārējam spriedumam par visiem locekļiem vai līdzdalībniekiem, it kā viņi pēkšņi visi būtu kļuvuši par noziedzniekiem. Man tas ir ļoti svarīgi. Es to saku jau sākumā, jo šodien mēs redzēsim patiesas šausmas. Šodien mēs patiešām skatīsimies uz šausmām. Šausmas, ko ir izdarījuši brīvmurnieku slepenās sektas augstākā līmeņa pārstāvi tajā spicē un citi. Bet es atkārtoju, tam nav nekāda sakara ar tiem mīļajiem cilvēkiem, kurus es personīgi iepazinu atvaļinājumā, vai, piemēram, mana vecmāmiņa. Mana vecmāmiņa bija dedzīga katoļticīgā. Manā skatījumā viņa bija brīnišķīgākā sieviete, kādu vien var iedomāties. Bet šī uzticīgā baznīcas nodokļu maksātāja tomēr nebija informēta par to, kas notiek viņas reliģijas vadības aprindās. Tāpēc mīļākie cilvēki, tādi kā viņa, nedrīkst tikt skarti ar vispārinātu spriedumu. Jo sevišķi arī tad ne, ja ir stingri pierādījumi, ka, piemēram, katoļu baznīcas, Vatikāna un tā tālāk augstākā vadība ir iesaistīta un iesakņojusies dziļā sātanismā. Mums ir mīļākie draugi, kuri kādreiz atklāja, ka ir zemāko brīvmurnieku pakāpju locekļi, taču tiem nebija ne jausmas par to, kas notiek augstāko brīvmurnieku pakāpju spicē, par ko mēs šodien runāsim, un pamatīgi. Tāpēc lūdzu nekad nekaitēsim nevienam neiesvētītajam vai labi domājošajam un bieži vien ļoti pašaizliedzīgam cilvēkam tikai tāpēc, ka viņu augstākā vadība ir iesaistījusies noziedzīgās darbībās. Labi? Jā. Labi, un pēc šīs droši vien pietiekami garās ievada daļas tagad pāriesim pie būtības. Ar šo runu es jau, kā teicu, papildinu 2 ievadā minētās dokumentālās filmas par pasaules apdraudējumu, ko rada augstākā grāda brīvmurnieki. Un, lai neapgrūtinātu jūs ar pārāk lielu informācijas daudzumu, es varu jums minēt tikai virsrakstus. Ja es pievienotu vēl daudz vārdu par katru brīvmurnieku varas jomu, mēs sēdētu šodien vēl naktī, ticiet man. Bet saprotiet, ka katrs no turpmākajiem atklājumiem ir pamatots ar mūsuprāt patiesi uzticamiem avotiem. To jūs jau dzirdējāt, un mēs jums nodrošinām brīvu piekļuvi šiem avotiem. Ir svarīgi, ka jūs to tagad dzirdat. Avoti ir apkopoti, tie ir šeit. Jā, un lai jūs redzētu, ka mēs neizplatām kaut kādas dīvainas fantāzijas. Kā jau tika minēts, šī runa balstās uz 1000 stundu rūpīgas izpētes, ko veikuši vairāk nekā 300 klātēvē brīvprātīgie darbinieki visdažādākajās jomās. Ja es viņus uzskaitītu, tas aizņemtu vēl 10 minūtes. Bet vispirms mēs vēlreiz apskatīsim, kāpēc šīs slepenās augstākā grāda brīvmurnieku ložas galu galā tika uzskatītas par pasaules apdraudējumu. Un šodien mēs runājam no dibinātāja tēvu un dažādu augstākā ranga brīvmurnieku personīgā viedokļa.
No viņu pašu mutēm var dzirdēt, ka viņi, piemēram, apzināti maldina savus cilvēkus, apzināti melo un neinformē viņus par to, ka ir parakstījušies Sātanam, un viņi to dara ar mērķi. Galu galā pakļaut visus pasaules iedzīvotājus šai varai, šai Sātana kalpošanai. Es to tagad vienkārši pateikšu kā lielu virsrakstu, un jūs redzēsiet, ka es to varu pierādīt. Tātad meli, maldināšana un apmānīšana ir viņu pastāvīgais instruments, viņu patstāvīgais princips, nevis tikai izņēmums. Pierādījumu šim faktam mums sniedz Skotijas augstākā grāda brīvmūrnieku dibinātājs un arī tā saucamās brīvmūrnieku bībeles autors. Tās nosaukums ir Morāle un dogma, un tā ir viņa paša sarakstīta. Tātad mēs runājam par 33. grāda brīvmūrnieku Albertu Paiku, kurš 1861. gadā tika paaugstināts par ASV brigādes ģenerāli, kamēr ASV cīnījās Meksikas labā. Paiku paaugstināja ASV prezidents Abrahams Linkolns, kurš pats bija brīvmūrnieku meistars. Paika darbs, proti morāle un dogma, mums ir pieejams angļu un vācu valodā. Un tajā 104. un 105. lapusē ir teikts, es citēju, brīvmūrniecība, tāpat kā visas reliģijas, mistērijas, hermētika un alķīmija, slēpj savus noslēpumus no visiem, izņemot no saviem adeptiem, nobriedušajiem un gudrajiem vai izredzētajiem, un izmanto nepatiesus skaidrojumus un nepareizus simbolu attēlojumus, lai maldinātu tos, kuri ir pelnījuši tikt maldināti. Labi sapratāt? Šo apzinātās maldināšanas principu Paiks 819. lapusē izklāsta vēl precīzāk. Tagad klausieties vēl uzmanīgāk. Zilie grādi ir tikai tempļa ārējais priekšpagalms. Daļa simbolu tiek parādīti iesvētītajiem, bet viņi tiek apzināti maldināti ar nepareizām interpretācijām. Nav paredzēts viņiem tos saprast, bet gan tiem ir jātic, ka viņi tos saprot. To patiesais izskaidrojums ir rezervēts adeptiem, nobriedušajiem brīvmūrniecības prinčiem. Tagad klausieties uzmanīgi. Visa karaliskā un priesteriskā māksla gadsimtiem ilgi tiks rūpīgi slēpta un atklāta tikai augstajiem grādiem. Tikai augstajiem. To saka tie, kas ir pašā augšā. Es saku, mīliet tos, kas ir zemu un kas to nezina. Bet tagad uzmaniet tos, kas ir augstu. Kā šī mērķtiecīgā slēpšanas spēle darbojas, var skaidrāk redzēt, ja salīdzina teorijas no morāles un dogma 102. lapuses ar augstāko pakāpju brīvmūrnieku praksi. No Paika grāmatas 102. lapuses citāts. Velns ir ateisma vai alku pielūgšanas personifikācija. Iesvētītajiem viņš nav persona, bet gan spēks, kas radīts labajam, bet var kalpot arī ļaunajam. Tas ir brīvības vai brīvās gribas instruments. Tas pārstāv šo spēku, kas valda pār fizisko paudzi, mitoloģiskajā un ragainajā dieva pāna tēlā. No tā cēlies sabata āzis, senā čūska un gaismas nesējs vai fosfors, no kura dzejnieki ir izveidojuši leģendas viltus Luciferu. Vai redzat? Un tikai tā var saprast, kāpēc Bafometa simbols atrodas brīvmūrnieku tempļa galvenajā zālē, pasaules augstākās padomes galvenajā mītnē Vašingtonā, D.C. Tur tas ir. Un vēlāk es vēlreiz nedaudz padziļināti pievērsīšos šī Bafometa patiesajai problēmai, bet tagad vispirms atgriezīsimies pie augstākā grāda brīvmūrnieku mīkstinošā apgalvojuma, ka velns ir tikai spēks. Cik ļoti šī oficiālā mācība, ka velns ir tikai spēks, jau ir apzināti maldinoši meli, atklāja salīdzinošs skatījums, otrais skatījums uz neoficiālo augstākā grāda brīvmūrnieku praksi.
Un kā izskatās rīcība ar šo it kā tikai spēku reālajā praksē, ir aprakstīts 33. pakāpes brīvmūrnieka Artūra Edvarda Veita grāmatā Melnā maģija. 244. lapusē viņš sniedz norādījumus, kā pirmo reizi piesaukt Luciferu, visu sacēlušos garu valdnieku. Tagad uzmanieties. Pievērsiet uzmanību tam, kā viņš vēlnu uzrunā kā personu, nevis kā vienkāršu spēku. Tagad sako viņa citāts. Viņa aicinājums, viņš sauc. Imperātor Lucifer, valdnieku un sacelšanās garu valdnieku, es aicinu tevi pamest savu mājvietu, lai kur tā arī atrastos un nākt šurp, lai komunicētu ar mani. Citāta beigas. Vai tas ir spēks vai persona, ar kuru viņš šeit runā? Redziet, ja jums saka, ka iesvētītajiem tas ir spēks, tad te jūs redzat, kas ir patiesībā. Es saku, viņu melu princips ir vispār zināms. Un 687. lapusē neoficiālajā brīvmūrnieku slepenajā mācībā Paiks atklāja savu patieso nodomu. Viņš raksta, citāts. Vecās derības dievība visur tiek attēlota kā ļaunuma tiešais radītājs, kas uzbruk cilvēkiem ar ļauniem un melīgiem gariem. Tagad tu redzi, kā viņš apgriež vecās derības bībeli ar kājām gaisā. Tagad pēkšņi Dievs ir ļauns, atbildīgs par visu ļauno. Un tālāk neoficiālajos slepenajos paskaidrojumos, kā tie ir jāsaprot. A.C. de la Rive ir fiksējis savā 1889. gada 14. jūlija pierakstā, proti, kad 33. grāda brīvmūrnieks Alberts Paiks deva šādu norādījumu 23 pasaules augstākajiem padomniekiem. Rive to pierakstīja. 588. lapusē Paiks saka, citāts. Mums jāsaka cilvēku pūlim, ka mēs pielūdzam Dievu bez jebkādas maiņticības. Mēs to sakām jums, suverēniem lielajiem inspektoriem, lai jūs to varētu nodot tālāk 32., 31. un 30. grādu brāļiem. Mums visiem iesvētītajiem un augstajiem grādiem ir jāizsargā brīvmūrnieku reliģija, saglabājot luciferiskās mācības tīrību. Ja Lucifers nebūtu dievs, vai tad Adonai un viņa priesteri viņu apmelotu? Jā, Lucifers ir dievs, un diemžēl arī Adonai ir dievs. Un patiesā un tīrā filozofiskā reliģija ir ticība Luciferam, kas ir līdzvērtīgs Adonai, bet Lucifers gaismas dievs un labā dievs cīnās par cilvēci pret Adonai, tumsas un ļaunuma dievu, citāta beigas. Redzi, kāda ir viņu galva? Sātanisms valda visaugstākajos grādos, 33. pakāpes grāda brīvmūrnieks Manly Palmers Halls cildināja brīvmūrnieku atslēgu cīņā pret Bībeles dievu ar šādiem vārdiem, citāts. Ja brīvmūrnieks iemācās pareizi izmantot dzīvības spēka dinamiku, tad viņš ir sasniedzis meistarību savā amatā. Tad Lucifera burbuļojošās enerģijas ir viņa rokās, citāta beigas. Mēs tagad paturēsim prātā, kā augstākā grāda brīvmūrnieki neoficiālajā praksē piesauc velnu, kā imperatoru Luciferu, visu dumpīgo garu valdnieku un karali. Ja? 2 ievērojamas sievietes brīvmūrniecībā bija slavenā okultiste Helēna Petrovna Blavatskī, kas dibināja teozofisko biedrību, un Alice A. Bailey, kas bija precējusies ar 32. pakāpes brīvmūrnieku. Pēdējā dibināja izdevniecību Lucifer Trust, kas ir uzticies velnam. 2 Blavatskas citāti grāmatā Slepenā mācība 71. un 73. lapusē skan šādi, citēju. Sātans šodien tiek dēvēts par tumsību. Baznīca viņu pārvērta par Luciferu vai Sātanu. Tagad uzmanieties, jo viņš ir augstāks un vecāks par Jehovu, vai oriģināla tekstā Jahvi, un viņš bija jāupurē jaunajai dogmai. Te tas ir. Melns uz balta, vēlns ir vecāks un augstāks par Bībeles dievu, par kuru ir teikts Jahve, kas radīja debesis un zemi. Viņa šeit runā par Jehovu, bet oriģināla tekstā Jehova un Jahve ir viens un tas pats. Vēl viens citāts Jehova, ezotēriski Elohim, ir arī čūska vai puķis, kas ieveda kārdināšanā ievu, un puķis ir sens simbols astrālajai gaismai, kas ir haosa gudrība.
Jaunā pasaule no hausa, vai tu dzirdi? Tu dzirdi, kas iet tam cauri, saproti? Blavatskij bija brīmurnieku ordeņa locekle un sēdēja aizmugurē parādītajās ložās. Es jums to nelasīšu, to jūs negribētu dzirdēt. Tagad tu skaidri zini, no kurienes nāk šie jaunie Jehovas zaimojumi, kas šķeļošā veidā tiek izplatīti starp mums apgaismotājiem. Šī luciferiskā slepenā biedrība pārvalno ne tikai vecās derības dievu, bet arī Jēzu Kristu un kristiešu reliģiju kopumā. Kopumā viss labais tiek pasludināts par ļaunu un viss ļaunais par labu. Taisnība arvien vairāk kļūst par netaisnību, un netaisnība arvien vairāk par taisnību. Tikai tā jūs varat arī saprast, kas notiek tur ārpusē pasaulē. Es saku, mīļie, mēs jau esam pie nihilisma šūpuļa. Tas ir visu līdzinējo vērtību iziršana un to pārvēršana pretstatā. Tas ir tipiski sātanam, tāpēc nav brīnums, ka arī slepenās mācības 2. grāmatā 215. lapusē var lasīt šādu tekstu, es citēju. Pirmie kristieši, kas nozaga ebreju bībeli, tik maz saprata 1. Mūzes grāmata, 4 nodaļas, to ezotēriskajā nozīmē, ka nekad neizprata, ka viņu nepaklausība ne tikai nebija grēks, bet ka čūska patiesībā bija pats Dievs, kurš kā ofis, kā logos vai dievišķās radošās gudrības nesējs mācīja cilvēcei patiešām pašiem kļūt par radītājiem. Citāta beigas. Redzi, to apgriezt uz galvas. Viņiem viss ir apgriezts otrādi. Pirmās sējuma slepenās mācības 415. lapusē tas ir formēts šādi. Citāts. Tiklīdz mēs rokās turam atslēgu uz 1. Mūzes grāmatu, zinātniskā un simboliskā kabala atklāja noslēpumu. Lielā čūska ēdienas dārzā un Dievs ir viens un tas pats. Citāta beigas. Es tagad apkopošu oficiālo mācību zemākajiem brīvurnieku grādiem, izmantojot augstākā līmeņa okultistes Blavatskijas vārdus. Apkopots no tekstiem, kas norādīti zemāk kā avoti. Īsumā viņa saka tā, oficiāli Lucifers, oficiāli, jā, tev un parastajiem ļaudīm. Oficiāli Lucifers nozīmē brīvu dzīvi, domāšanu, progresu, civilizāciju, brīvību, neatkarību un brālību. Neoficiālajā mācībā, tātad slepenajā, velns kļūst par patieso dievu, gaismu nesošo logosu un čūska par glābēju. Tie ir viņas citāti no lapusēm, kuras jūs varat atrast zemāk. Un tagad īsumā viņa saka citāts. Sātans ir mūsu planētas dievs un vienīgais dievs. Punkts. Citāta beigas. Zemāk ir norādīts lapuses, kur viņa to saka burtiski tā. Visi citāti ir no brīmurniekiem, augstākā grāda brīmurniekiem. Pēc šīs nelielās fona informācijas mēs tagad, protams, saprotam, kāpēc atzītais sātanists Alberts Paiks 1870. gada 21. janvārī Iluminātu ordeņa vadītājiem rakstīja šādi citāts. Mums ir jāizveido superrituāls, kas paliks nezināms un uz kuru mēs uzaicināsim augstākā līmeņa brīmurniekus. Tas ir 30. līmeņa un augstākus, kurus mēs izvēlēsimies. Attiecībā uz mūsu brāļiem brīmurniecībā tiem vīriem ir jāuzņemas stingrākais konfidencialitātes pienākums. Ar šo augstāko rituālu mēs valdīsim pār visu brīmurniecību, kas kļūs par vienu vienīgu starptautisku centru, kas būs jo varenāks, jo tā vadība būs nezināmāka. Citāta beigas. Ja jūs kādreiz dzirdētu no kādas citas puses, ka tas ir viltojums, mīļie, viss ir viltojums ienaidniekam, ja viņš tiek pieķerts. Kā citādi gan viņš varētu aizstāvēties? Mums šodien šīs lietas ir melns uz balta, kur jūs varat tās izlasīt, viss ar avotiem. Mēs varētu turpināt ar šādiem un līdzīgiem izteikumiem līdz pat vakaram, bet es saku, ka laika dēļ mēs tagad atstāsim šo noteikti pietiekamo ievadu un izmantojot tipiskos brīvmurnieku simbolus, apskatīsim, kā šis sātanista Alberta Paika radītais augstākais rituāls ir ieguvis starptautisku ietekmi visos mūsu sabiedrības līmeņos.
jo to, ko viņš bija iecerējis, viņš arī īstenoja. Un ir pilnīgi vienalga, ko oficiālā pasaule kļūdaini saprot ar šo zīmju simbolisko nozīmi. Jūs tikko redzējāt, kāds gars neoficiāli slēpjas aiz visa tā, un tāpat kā reiz teica, ka visi ceļi ved uz Romu, tagad, protams, visi brīmurnieku simboli norāda ceļus uz Lucifera, visu sacelšanās garu valdnieka un karaļa, kā viņi to sauc, kāroto pasaules valdīšanu. Un šajā brīdī es, kā solīts, nedaudz padziļināti pievērsīšos pazīstamajam Bafometa simbolam, jo šo simbolu nes arī augstā ranga brīmurnieks Aleisteris Crowlejs. Un tagad jūs redzat augstākā ranga brīmurnieku un sātanistu darbā, kad runa ir par karu un asins upuriem, par zīdaiņu upuriem un tam līdzīgi. Crowlejs bija hermetiskās zelta rītausmas ordeņa loceklis. Viņš bija atklāts sātanists un okultists, kurš pat lepojās ar to, ka ir lielais zvers 666. Un savā grāmatā, Maģija teorijā un praksē, 4. sējuma 87. lapusē, viņš sniedz norādījumus par maģiskiem rituāliem un cilvēku upurēšanu. Tagad mēs nonākam pie būtības, mīļie. Citāts, tagad klausieties uzmanīgi, kas notiek visaugstākajā līmenī. Asins upurēšana vienmēr ir bijusi visaugstāk godātā maģijas daļa. Lai sasniegtu visaugstāko garīgo labumu, ir jāizvēlas upuris, kam piemīt vislielākais un tīrākais spēks. Vīriešu dzimuma bērns ar nevainojamu nevainību un augstu intelektu ir visapmierinošākais un piemērotākais upuris. Gandrīz visiem mērķiem cilvēku upuris ir vislabākais. Citāta beigas. Savas grāmatu sērijas Maģija teorijā un praksē 4. sējumā 88. lapusē viņš mālē ainu, ka visa planēta esot jāizpeldina asinīs. Sapratāt? Šis lielais karš ir jāizcīna, jo tā ir maģiska operācija, kurai ir visaugstākā nozīme. Un ar šādiem nesodītiem sātaniskiem brīmurnieku apliecinājumiem, protams, tiek attaisnoti teroristu uzbrukumi, kari, epidēmijas, bērnu nolaupīšana, sērgas un visāda veida sabrukums. Tā pēkšņi ir pavisam jauna dimensija. Tagad tas rada loģiku tam, kas tur notiek visu laiku. Tādiem perversiem pasaules vadītājiem mūsu pasaules principiālā iznīcināšana šķiet nekas cits kā nepieciešamība, kā vēlamais un arī sātana pieprasītais upurēšanas rituāls. Tas skaidrā tekstā nozīmētu, ka šāda veida pasaules vadītājiem pat 3. pasaules karš nebūtu nekas cits kā lielākais upurēšanas rituāls, kas jebkad veikts par godu Luciferam, sātanam un vēlnam. Arī plānotās epidēmijas un tam līdzīgas lietas. Bafometa kalpošanā atspoguļojas sātana rituāli un cilvēku upurēšana no mūsdienām līdz pat senajiem antīkajiem laikiem. Šodien es mēģināšu kopā ar jums ielausties tajā, mīļie. Vai esat jau gatavi? Labi, jau 1098. gadā Antiohijas aplenkuma laikā Anselms no Ribemontas savu pirmo krusta kara gājienu saistīja ar Bafometu. Šo Bafometa tīklu mūsu galvenie mēdīji vienmēr ir apslēpuši. Ja tu runā par to, tad tas pazūd zem tepiķa un nekas netiek atklāts. Tāpēc mums par to ir jārunā 22. atcetkā. Tas, ko masu mēdīji vienmēr ir kategoriski noklusējuši un ko neviena tiesu iestāde pienācīgi neatzīst un nenosoda, ir jau sen savstarpēji saistītie brīmurnieku tīkli visā pasaulē. Redziet, tie veido šīs sektas finansiālo pamatu un piešķirtai, kā arī sev humānu, lai neteiktu dievīgu nokrāsu. Vai saprotat? Viņiem tas ir nepieciešams finansiāli. Tātad sāksim ar visfundamentālākajām praksēm un virzīsimies pēc iespējas tiešāk uz to senajām saknēm. Visa šī ģilde nedara burtiski neko citu, kā vien slepeni satiekās, apgādā sevi ar slepeniem simboliem un tādā veidā
nepārtraukti savstarpēji atbalsta cits citu. Un šie simboli, ko viņi izmanto vienkāršā valodā, nozīmē pērts šeit, nevis citur. Kara laikā šie slepenie simboli nozīmēja, ja tu redzi kādu no tiem uz manas mājas, tad tev ir jāpasaudzē mans nams. Tev jāpasaudzē mani, jo es piedaru pie viņiem. Un ja runa ir par karjeru, un tu redzi šo zīmi, vai ja es izdaru šo zīmi, vai šo, tad izvēlies mani, un tikai tādu kā es. Tāda ir viņu politika, vai ne? Tad ir mīļi sveicieniņi un tā tālāk. Visiem viņu pazīstamajiem simboliem. Tas nozīmē galu galā, mēs visos līmeņos paceļam tikai paši sevi. Tātad zīmju nesēji apņemas vienmēr dot priekšroku viens otram un savstarpēji atbalstīt viens otru. Bet tie, kas, kā viņi saka, nenēsā mūsu zīmes, kas nepiedar pie mūsu slepenās biedrības, ir jāatstāj neizdevīgākā stāvoklī. Tā tas notiek. Un neskatoties uz to, visus apkrāptos nebrīvmurniekus visā pasaulē neaizstāv nekādas konkurences komisijas. Tādu vienkārši nav. Ir gluži pretēji. Ja, piemēram, es savā restorānā pārdodu kafiju par nedaudz zemāku cenu, man uz kakla uzreiz ir konkurences komisija. Interesanti, vai ne? Taču tā neizrāda nekādu dedzību, ja runājam par patstāvīgiem brīvmurnieku savstarpējiem labvēlības izrādījumiem miljardu apmērā. Kāpēc tā ir, tu uzzināsi tieši šajā runā, es tev to apsolu. Īsumā, šīs savstarpējās privilēģijas, ko brīvmurnieki piešķir viens otram jau gadsimtiem ilgi, kategoriski izslēdz no konkurences lielāko daļu pārējo dalībnieku, kas nav brīvmurnieki. Tātad, kamēr katram mazajam uzņēmējam draud tūlītēja sodīšana, ja viņš sev piešķir kādu priekšrocību, izmantojot slepenas vienošanās vai kukuļus, mūsu tiesu iestādes brīvmurniekiem kopumā vienkārši ļauj palikt nesodītiem. Turklāt tas notiek vispasaules mērogā, un tā tas jau notiek gadsimtiem ilgi. Protams, noteiktos laikos ir bijušas krimināla vajāšanas, patiešām ir bijuši aizliegumi, pat izraidīšana no valsts šiem slepenajiem biedriem. Taču brīvmurnieku būtība atkal un atkal izrādījās tikpat sīksta un neiznīcināma, kā piemēram nezāle, sprigane. Ziniet? Šajā augā bīstama ir tā invazīvā daba. Citiem vārdiem sakot, tā izspiež visas vietējās augu sugas vai pat bojā veselas krasta nogāzes. Un viņu tīkls izplešas visās mūsu iestādēs, valsts institūcijās, izglītības iestādēs, visdažādākajos institūtos. Un šis slēptais tīkls savstarpēji sedz cits citu. Tātad viņi atpazīst viens otru pēc savām slepenajām zīmēm, piemēram, pēc roku vai kāju zīmēm, skatieniem, trīsstūriem, leņķu zīmēm, saules zīmēm, zirnekļu tīkla zīmēm, pēc skaitļiem, piemēram, 322 līdz pat galvaskausiem, krustotiem kauliem, piramīdu zīmēm un daudzām citām savas alianses zīmēm. Un es saku, ka tikai ar drosmīgu, visu neizdevīgumā iespiesto tautu apvienošanos, ar neatkarīgām drošības struktūrām, tiesu iestādēm un ar brīvmurniekiem nesajaukto tiesu var izskaust šo pasaules mēroga korupciju, proti pašlabuma meklēšanu. Un to, ka šī nav tikai sazvērstības teorija, bet gan neapstrīdams sazvērstības fakts, var viegli redzēt no sekojošās runas daļas. Tagad es sniegšu pārskatu par brīvmurnieku zīmju noslēpumu un to visur sastopamajiem obeliskiem. Šī slepenā organizācija ir kļuvusi tik spēcīga un visur esoša, ka burtiski vairs neredz mežu aiz kokiem. Ar savu pasaules mēroga vienotību viņi ir spējuši izspiesties cauri veselu tautu apziņai. Es šodien atkal atsaucos uz obelisku noslēpumu. Mūsu KLTV komanda tikai dažu dienu laikā nofotografēja vairāk nekā 1000 obelisku 122 valstīs. Šveicē 600. Tagad jūs redzat nelielu daļu no tiem, kas parādās fonā.
Es uzkavējos uz brīdi. Jūs varat pārskatīt. Un ja jūs būtu izlasījuši visu sarakstu, pievienotos vēl 30 valstis. Visur tur jūs atradīsiet obeliskus. Vienus un tos pašus modeļus. Šī grupa ir tik nozīmīga, ka tā drīkst izvietot savus piramīdu un obelisku simbolus visā pasaulē tādās vietās kā šīs. Tagad mēs tās apskatīsim dzelzceļa stacijās, pie tiltiem, pastēkām, tiesu ēkām, augstākajām valdības ēkām, federālajām ēkām, pie pilsētas vārtiem, cietuma ēkām, policijas ēkām, militārām iekārtām, ciemu laukumiem, rādsnamiem un universitāšu ēkām, valsts skolām, teātriem, mākslas namu, pašvaldību ēkām, kancelējām, ciemu strūklakām, ciemu laukumos, un tas no Maincas līdz Ķīnai, debesu miera laukumā, pie pilīm un pils laukumiem, pie kara pieminekļiem un baznīcām, baznīcu laukumiem, no Vatikāna Svētā Pētera bazilikas līdz Krievijas Svētā Pētera laukumam. Jūs drīkstat tos uzstādīt pie klosteriem, jūras promenādēm, apļaveida krustojumiem, katedrālēm, brīvbaznīcām, slimnīcām, dažādām banku ēkām un atpūtas parkiem, kazino, kapsētām, komercēkām, pilīm un tūkstošiem citās vietās. Un redziet, par šādām celtnēm un milzīgajiem pieminekļiem ik gadu tiek maksāti miljoni. To uzturēšanai vien. Viena milzīga obeliska uzturēšana gadā izmaksā vairāk nekā 100 000 franku. Vai zinājāt? Tātad brīvmūrnieki stāvēs tiem jau finansiāli, un tāpat valsts dienesti, bet papildus obeliskiem viņiem ir vēl ļoti daudz citu simbolu, un īpaši svarīga ir piramīda. Šodien mēs to diezgan detalizēti apskatīsim. Tā veido arī katra obeliska virsotni. Piramīda ar pumpuru virsotni attēlo saules hieroglifu, un šo saulēkta simbolu var atrast visur – baznīcu logos, fasādēs, pilīs, bankās, vārtu arkās, tiltos, pilsētu vārtos, torņos, valsts ēkās, komercēkās un visu iespējamo iestāžu durvīs. Šo alianses simbolu mēs atrodam visur no baznīcām līdz tiltiem, no bankām līdz tiesu ēkām, no dzelzceļa stacijām, komercēkām līdz mākslas galerijām un pilīm. Un tagad nonākam pie Horusa visredzīgās acis. Iegaumējiet vārdu Horus. Kā jau teicu, šodien es jūs aizvedīšu atpakaļ uz senatni, kur viss sākās. Horusa visredzīgā acis, zirnekļa tīkls un zemes dominēšanas simbols, Venēras gliemežvāks, cirkulis un leņķis, trīsstūris, Izīda, Izis. Iegaumējiet arī šo vārdu. Izīda, ko sauc arī par Venēru, templiešu krustu, divas kolonas Boas un Jahins, Fleur de lis, starp citu tipisks elites simbols, vienādsānu ķeltu, trīsstūris, pūce, galvas kauss ar skaitli 322, Dagonu cepuris, svētais grāls, Hermesa zizlis, dubultais V. Brīvmūrnieku tempļi bieži vien apvieno visus šos simbolus vienā templī, un tagad ir arī zīmju kombinācijas. Bieži vien trīsstūri kombinē ar saules simbolu, Horusu aci vai kādu citu nozīmīgu simbolu. Saksijas, Anhaltes un Manheimas augstākās tiesas izmanto tās pašas simbolu kombinācijas, kā piemēram Manheimas pils baznīca vai jezuītu baznīca. Un es saku, ka tas nav brīnums, jo pāvests un jezuīti ir ļoti cieši saistīti ar brīvmūrniecību. Šeit varētu uzskaitīt veselu sarakstu ar brīvmūrnieku priesteriem visdažādākajās nozerēs. Bet tas jau būtu pārāk tālu no tēmas. Arī Vīrcburgas katedrāle izmanto tos pašus simbolus, piemēram, kā operas ēka Frankfurtē, policijas ēka vai mākslas nams Brēmenē. Tās pašas kombinācijas ir redzamas kapsētās, pilsētu teātros, zemes tiesās, rādsnamos. Tās pašas ir redzamas katedrālēs, baznīcās, valsts kancelējās, dzelzceļa stacijās un galvenajās dzelzceļa stacijās, muzejos, pilīs, viesnīcās un visāda veida komercēkās. Es saku, ka visās 12 KLTV rubrikās ir atrodams obelisku noslēpums visā pasaulē. Uz līdzīgām ēkām ir vienādi simboli. Un nav nekādas atšķirības starp pastēkām, pašvaldību ēkām, valdību ēkām vai visām iespējamām komercēkām, katedrālēm vai policijas ēkām. Visur ir viens un tas pats. Vai tā būtu graudu noliktava vai kantona policija pie mums Bernē, no Krievu kapsētām līdz galvenajai sardzei
Urānija Cīrihē, no rezidencēm Vīrtsburgā līdz federālajai ministrijai Vīnē, no Pasavas katedrāles līdz Kaziņas katedrālei Sanktpēterburgā. Slepeno biedrību zīmes mūs pavada katrā solī, mīļie. Neviens mums nepasaka, kāpēc tas tā ir. Un izveidot pilnīgu pārskatu par visiem šiem obeliskiem visā pasaulē ir vienkārši neiespējami. Vien pēdējo 10 gažu laikā ir pievienojušies 1000 jaunu, un turklāt visā pasaulē ir pievienojušies daudzi obeliskiem līdzīgi veidojumi. Un šeit ir vēl vairāki mūsu KLATV komandas pētījumu attēli. Es atkārtoju, ka fotografējot 1026 obeliskus 122 valstīs, viņi komandās gan arī 40 valstīs atklāja šīs aizmugurē redzamās, vēl pilnīgi nezināmās piramīdas. Tātad 40 valstīs, parādīsim tās īsi, lūk, tās jau ir. Piemēram, Āfrikā, Eģiptē un Sudānā, Malī, tuvajos austrumos un Āzijā, visur tas pats. Irākā, Irānā, Ķīnā, Kambodžā, Ziemeļamerikā, Centrālamerikā, Dienvidamerikā, Belizā, Gvatemalā, Hondūrā, Meksikā, Peru, visā Eiropā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, Spānijā. Jā. Un šo pētījumu laikā viņi patiešām atrada leģendāro Bābeles torni. Tagad tu saki, kāda saistība tam vispār ir ar piramīdām? Sākumā es domāju, ka piramīdas ir tikai Eģiptē, Gizā un viss, vai ne? Nē, viņi atrada Bābeles torni, kas arī nebija apaļš, kā mums līdz šim tas bija iestāstīts. Tā izskatās Google Earth. Tā pamati. Arheologs Koldevejs to izraka 18 gadu ilgā darbā. Arī 1890. gadā publicētajā pasaules vēstures chronoloģijā, kas ir viktoriāņu pasaules atlants, mēs uzzinājām, ka Bābeles tornis bija gigantisks obelisks. Tā kā torņa virsotne bija plānota mākoņos, tā galīgā forma izskatītos aptuveni tā. Vai tā? Tieši tā. Tagad pievērsīsimies obeliska nozīmei. Vai par to var atrast kādu sensacionālu informāciju? Viskaidrāk par to runā islāms. Islamā tas iemieso, klausieties un brīnieties paši. Pašu velnu. Katra svētceļojuma uz Meku beigās notiek rituāla, šī velna nomētāšana ar akmeņiem. Un šeit velnu nomētā ar akmeņiem vairāk nekā 3 miljonu musulmaņu no visas pasaules. Pravietis Muhameds šo rituālu noteica jau 630. gadā pēc Kristus. Tagad atgriezīsimies 1670 gadus atpakaļ līdz akadiešu senajai Babilonijai. Tur atrodas patiesās saknes brīvmūrniecībai, par kuru mēs runājam šodien. Šī daļa ir ļoti svarīga, lai tu varētu pareizi saprast secinājumus un kopējo kontekstu. Tātad obelisks sākumā bija monolīts. Tas bija veltīts babiloniešu dievam, Šamašam. Bet velns parādās tikai augstākajā pakāpē, kurā sava dvēsele ir jāvelta Luciferam, gaismas nesējam. Bet jau tolaik viņam labprāt upurēja cilvēkus. Mēs esam dzirdējuši par cilvēku upurēšanu, paturiet to prātā. No turienes tas nāk. Jau tolaik, kā visieteicamākie upuri, bija bērni. Atcerieties, vislabāk tīri zēni, vai ne? Bērni saskaņā ar augstākā līmeņa brīvmūrnieku atkritēju teikto, pasaulē ik gadus pazūd 8 miljoni bērnu. Tagad jūs zinat, kur viņi nonāk. Starp citu, tas tā. Tas nozīmē, ka obeliski ir vairāk nekā tikai skaisti akmens pīlāri. Saules pielūkšana un cilvēku upuri tomēr nebija veltīti saulei, jo tā bija tikai valdnieka Nimroda ēna. Tāda bija oficiālā mācība tajā laikā. Tu saki neiespējami, ko tādu taču nevar iemācīt tautai. Taču, tāpat kā Nērons Romā sevi pasludināja par dievu un pieprasīja pielūkšanu, arī Nimrods, pirmais satanistiskais valdnieks Babilonā, jau 2300 gadus pirms Kristus, lika sevi pielūgt kā saules dievu. Nav nekā jauna zem saules. Tolaik viņš ieviesa sākotnējo Lucifera kultu.
un to joprojām praktizē okultās varas elites, kas pieder pie tā saucamās jaunās pasaules kārtības. Mēs esam par to pietiekami daudz stāstījuši. Hevimbro un šīs lietas. Obelisks ir arī falusa simbols, citiem vārdiem sakot Lucifera sekta, kā plānots ar seksu uz vēlna paraušanu īsteno savu pasaules valdīšanu. Obeliski ir viņu antenas, lai maģiski ietekmētu tautas, varētu teikt arī tā. Lode obelisku virsotē simbolizē Lucifera pasaules valdīšanu. Nimroda Lucifera kulta izcelsme ir Babilonā, no kurienes tas izplatījās visā pasaulē. Un tagad mēs vienkārši turpinām jautāt. Tagad mēs pārcelsimies uz blakus sliedēm. Vai kādreiz ir bijuši grēku plūdi, mēs jautājam? Vai tam ir pierādījumi? Kāds ceļš vispār padarīja iespējamu Nimroda izplatīšanos pasaulē? Kas to veicināja? Tātad Nimrods. Kas viņš bija? Saskaņā ar 1. Mūzes grāmatas 10. nodaļu, viņš bija pirmais okultiskais varas pārstāvis, kurš jau 50 gadus pēc plūdiem pasludināja totālu karu debesu un zemes dievam. Vai jūs to šodien dzirdējāt? Dievs ir cilvēces ienaidnieks. 50 gadus pēc plūdiem. Tāpēc mums arī par to šodien ir jārunā. Tik tālu mēs tagad atgriezīsimies pagātnē. Viņi pasludināja totālu karu pret Dievu. Starp citu, Bībelē aprakstītie plūdi ir vizuāli iespaidīgi apstiprināti arī daudzās pasaules kultūrās. Piemēram, Šumēru Gilgameša eposā, akadiešu Atrahasisa eposā, no musulmaņu līdz ķīniešu kultūrām un tā tālāk. Nimrods bija atgriezies pie okultās saiknes ar pārdabiskajiem spēkiem, kas, kā zināms, bija bijis galvenais plūdu cēlonis, kad Dieva dēli bija savienojušies ar cilvēkiem. Jūs zināt šo stāstu, tas ir atrodams 1. Mūzes grāmatas 6. nodaļā. Kopā ar saviem okultiskajiem biedriem viņš zvērēja atriepties Dievam. Kas ir šie okultiskie biedri? Tie ir kritušie eņģeļi, kā tie aprakstīti Bībelē. Bābeles tornis bija domāts, lai izaicinātu jebkuru nākotnes dievu un jebkādus plūdus. Tā bija šīs lietas sākotnējā ideja. Viņa saules kulta solījums bija aizsardzība visām nākamajām paaudzēm. Tā Nimrods un viņa sieva Semiramīda sevi pasludināja par debesu dieviem, tāpat kā Nerons Romā, vai ne? Tie, kas joprojām visu caurvīja un rauj sev līdzi. No Bābeles tas izplatījās caur Indiju uz seno Persiju, Ēģipti, Lībiju un Grieķiju, Romu un uz ģermāņiem un līdz pat mums. Lai atrieptos plūdu dievam, kurš tagad ir cilvēku ienaidnieks. Nimrods pats sevi pasludināja par dievu. Viņam izdevās ieviest savu kultu visās tautās. Un tāpat kā Bībeles dievs, kam ir daudz vārdu, arī Nimrods citās kultūrās ir pārveidojies daudzos jaunos vārdos. Taču vienmēr tas palika saistīts ar viņa kultu, kurā viņš bija centrālā figūra. Un ja tu vēlies saprast, kāpēc ir tik daudz vārdu, es tev pateikšu kaut tikai Jēzus, Jēsua, Jesus, Jesus. Tā tas vienkārši ir. Babiloniešu kultūra viņu pieņēma kā Oanes un citus. Ēģiptē viņš kļuva pazīstams kā Oziris. Grieķu kultūrā viņš bija Kronus vai Ceus, Kronusa dēls vai Herkules, tātad Nimrods, milzis vai Nebrods. Tad atkal Basareos vai Dionīs, tas ir vīna dievs, kā Horoneos, kas ir upes dievs, kā Berosus, uguns dievs. Sīriešu kultūrā Nimrods pēkšņi kļuva par Dagonu. Izrēlā un Kanānā viņš kļuva par Bālu, tipisko Bāla kalpu ar patstāvīgu bērnu upurēšanu, ar asins upurēšanu. Romiešu kultūrā Nimrods kļuva gan par Saturnu, gan par Bahu. Ģermāņu kultūrā par Belusu, Nimrods un viņa sieva, māte. Semiramīda simbolizē mitoloģijas panteonu. Proti visu tautu dievu kopumu. Nimrods simbolizē kara dievu, bet viņa sieva Semiramīda ir mīlas dieviete. Jūs varbūt domājat, es taču nemaz nezinu, kas ir Semiramīda. Kas tā tāda vispār? Tāpēc es jums šo Semiramīdu tūlīt iepazīstināšu nedaudz sīkāk.
kas viņa ir. Kas īsti bija Semiramīda un kāda bija viņas vārda attīstības gaita vēsturē? Semiramīda sākotnēji bija Kuša, Noasa mazdēla sieva. Un tā kā arī Kušs bija dumpinieks, viņu nogalināja. Viņa ķermeni, Kuša ķermeni, sadalīja gabalos un izdalīja visām apkārtējām pilsētām un tautām, lai atturētu citus no sacelšanās. Un viņa sieva Semiramīda izplatīja baumas, ka Kušs esot uzkāpis debesīs un kļuvis viens ar sauli. Dienā viņš valdīja no debesīm, bet naktī no pazemes. Viņa pati bija prostitūta. Un kad prostitūta Semiramīda dzemdēja savu ārlaulības dēlu Nimrodu, viņa izplatīja baumas, ka viņš esot viņas dievinātā vīra reinkarnācija, kas atgriezies kā cilvēces glābējs. Tādējādi Semiramīdā precēja savu dēlu Nimrodu. Vēlāk viņa tika pasludināta par dievieti, kas uzkāpusi debesīs un tiek godāta kā tā saucamā dieva māte vai debesu karaliene. Redziet, kopš tā laika Nimroda kulta piekritēji visās kultūrās aizstāja to paražas un personības ar savām figūrām. Piemēram, Ziemassvētku eglīte vai lieldienu kultā ar lieldienu šķiņķi. Kopš Babilonas laikiem attēlo vienīgi Nimrodu, nogalināto un atdzīvojušos. Nimroda okultā būtība vienmēr palika nemainīga. Tāpat kā Nimrods ieguva daudzus dieva titulus, arī Semiramīda ieguva dažādus dievietes vārdus un sejas visās kultūrās. Tagad mēs tos īsumā apskatīsim. Semiramīdas vārds un tēls vēstures gaitā ir mainījies šādi. Babilonā viņu sākumā sauca par Semiramīdu, debesu karalieni. Vēlākajā Babilonā viņa kļuva par Rea, Ištaru. Libānā viņu sauca par Ašturetu, Ēģiptē par Izis vai Hator. Asīrijā viņa kļuva par Beltis, Feniķijā par Astarte. Grieķijā viņu sauca par Afrodīti, Romā par Kibeli, Diānu vai Marija. Šeit katoļu baznīcas pamata tauta un arī visi neiesvētītie cilvēki pasaulē joprojām tic, ka šī sieviete ar bērnu rokās ir Marija Jēzus māte. Taču tā ir Semiramīda, kā Marija, tulkojumā meža dieviete. Tā bija meža dieviete. Indijā viņu sauca par Izi vai Devaki, Ķīnā par Hengo vai Matsopo, Meksikā par Coatilke, Skandināvijā par Frigfreida. Starp citu, brīvmurnieku kulta pārstāvji bija arī Ziemassvētku radītāji. 1000 gadu pirms Jēzus dzimšanas babilonieši jau svinēja 25. decembri kā sava saules dieva, proti sava valdnieka Nimroda dzimšanas dienu. Semiramīda Nimroda atraitne bija viņa māte. Viņa apgalvoja, ka viņš ir debesu karalis, un savu dēlu, kuru viņa bija dzemdējusi tieši 25. decembrī, Semiramīda padarīja par. Cilvēki ticēja, ka saules stari bija viņu radījuši, tas ir viņas vīru, tāpēc viņu nosauca par Damuci. Damuzī, saules dieva dēlu. Šis bērns kļuva par 3. personu šajā brīvi izdomātajā dievišķajā trīsvienībā. Kad Tamucis tika nogalināts caur koku, Semiramīda atkal apgalvoja, ka viņa asinis nakts laikā izaugušas par zaļu koku. Redziet, tāda arī ir šī vēsture. Šis koks kļuva par mūsu slaveno Ziemassvētku eglīti, tikai lai jūs zinātu, kas īsti atrodas jūsu istabā Ziemassvētkos. Un cik daudz tas ir saistīts ar mūsu kristīgo pusi. Ziemassvētku eglīte, Tamucam par godu. Tas ir tas. Šis koks arī ir obelisks. Paskatieties uz tā formu, šis koks obelisks nekad nav bijis saistīts ar Jēzu. Jēzus piedzima tālu no 25. decembra. Babilonā šis dēls sākumā tika saukts par Damuci. Viņš bija pagānu mesija. Vēlākajā Babilonā viņš kļuva par Tamuci. Izrēlā un Libānā arī par Tamuc, Ēģiptē viņš kļuva par Ozīrisu vai Horusu. Es saku, cerieties šos vārdus. Asīrijā par Herkulesu, Feniķijā par Bakhu, Grieķijā par Dionīsu, Romā par Atisu, Indijā par Krīšnu, Ķīnā par Jī,
Meksikā par Quetzalcoatl. Arī es to nemāku pareizi izrunāt, tas man būtu jāatkārto, lai iemācītos 100 reizi. Quetzalcoatl. Lūdzu, neapvainojieties uz mani, bet ir tik daudz vārdu un nosaukumu. Un ja tu nezini, kāda ir oriģināla valodas izruna, tad tu esi zaudētājs. Bet jebkurā gadījumā Skandināvijā viņš kļuva par valderu. Pasaules tautu attīstības retrospekcijā Bībele, atklāsmes grāmata 18, apstiprina šādu faktu. Es citēju Bībeli. Tā visu sacelšanās kopskatu, to bildi, visu tās pamatu vienkārši sauc par Babilonu, jeb Bābeli, kā ļoti plašu vispārīgu terminu. Arī Romu tolaik vajātie kristieši sauca par Babilonu. Tātad, ja jūs Bībeles jaunajā derībā lasat, sveiciniet brāļus Babilonā, tad Babilonas tolaik vēl vairs nemaz nebija. Tas bija tikai sagvārds, jo šī vēsture nāca no turienes. Tas vienmēr ir bijis sagvārds šai pasaules valdnieku sektei, sātanistu sektei, kas grib pārņemt pasaules valdīšanu. Tas ir Babilonas valdīšanu. Un par šo Babilonu atklāsmes grāmatas 18. nodaļā jau pirms gandrīz 2000 gadiem pravietis saka, Babilona, tavi aristokrātiskie valdnieki bija zemes lieltirgotāji ar savu buršanos un farmaceitiskajiem līdzekļiem. Viņi ir pavedinājuši visas tautas. Jā, cik daudz šis Dieva pēdējā laika tiesas spriedums tagad ir saistīts ar to, ko visu mēs šeit esam redzējuši? Mēs atkal jautājam, kas šodien ir šie babiloniešu lieltirgotāji, kas ar savām burvestībām un farmaceitiskajiem līdzekļiem pavedina visas tautas? Un es saku, ka pēc mūsu pētījumiem tie ir okultie brīvmurnieki, un viņi pavisam atklāti rāda savus simbolus. Viņu tempļi ir pilni ar sātanistiskiem simboliem gan iekšpusē, gan ārpusē. Augstākā grāda sātanists un brīvmurnieks Kraulīs to izteica ar 3 stūri, hūti un savu kopējo stāvokli. Ar šo zīmi viņš šeit veido brīvmurnieku templi. Politiskie sātanisti, starp citu, spēlējas ar saviem simboliem pat pilsētu plānošanā un ceļošanas pasēs. Vai redzat šo? Veseli pilsētu plāni ar sātana simboliem. Par to varētu tagad izteikt neskaitāmas interpretācijas, bet man tam trūkst laika. Jūs to vienkārši redzat attēlā, tajā jūs atkal un atkal redzat šīs dimensijas. Bafomets simbolizē nihilistisko dzimumu programmu, ko mēs šodien jau pazīstam. Tagad jūs varat saprast, kāpēc. Tas nozīmē dzimumu iznīcināšanu. Vīrietis, sieviete, āzis, spārnotā būtne, viss vienā personā. Tas nozīmē arī atgriešanos pie sodomijas, zoofīlijas, kā to šodien sauc, pie transdzimumu identitātes, okultā seksa un tā tālāk. Gliemežvāks simbolizē Semiramīdu, kā jūras dievieti, arī kā Venēru, Afrodīti un daudzas citas. Viņa bija arī bruņota, vīriešus nogalinoša aizsardzības dieviete. Es teiktu, ka viņa ir visu feministu māte. Arī prostitūtu aizsardzības dieviete. Viņa bija neierobežotas seksuālās brīvības un pornogrāfijas simbols. Un Lucifers kā saules simbols ir visā pasaulē visur esošs. Sākot no centriem, piemēram, Baltā nama vai premjerministra nama Anglijā, arī no Vatikāna, no Jēzuītu nama. Viņi visi nesā Nimroda, luciferiskā saules dieva zīmi. Viņu alianses aukla, viņu tīkls nozīmē arī to, ka visa pasaule ir sazvērējusies, lai satvertu visu pasauli Bābeles tīklā. Kā mēs tagad redzēsim, šīs slepeno biedrība jūras nezvēra taustekļi patiešām aptver visus būtiskos mūsu institucionālās dzīves centrus. Tie dominē mūsu izglītībā un audzināšanā, mūsu veselībā un medicīnā, tie diktē mūsu reliģijas, ideoloģijas un kultūras. Arī mūsu politiku un ekonomiku, mūsu zinātni un tehniku un tā tālāk. Bet es saku, ka bīstamākie taustekļi ir militāri industriālais komplekss un mums uzspiestā netaisnīgā tiesu sistēma. Tomēr visbīstamākiem man tomēr šķiet viņu masu mēdīji. Es saku viņu. Un tie ir daudz vairāk nekā tikai viens nezvēra tausteklis. Tie ir daļa no galvas. Un tie ir tieši saistījuma posms ar tā pelēko eminenci.
Tie mums, cilvēkiem visā pasaulē, liekulīgi izrāda mēdīju daudzveidību. Bet to, ka tie ir tīrākie meli, mēs tagad apskatīsim mazliet tuvāk. Kā es jau gadiem ilgi saku, visi masu mēdīji, vai tie būtu radio, televīzija vai prese, augšgalā ir savienoti. Es to izteikšu ar šo terminu. Tie ir brīvmurnieku rokas. Un šeit īsumā šī mēdīju monopola vēsture. To arī mēs vēl nekad neesam apskatījuši, tāpēc es saku, ka šodien ir daži papildinājumi. Mēdīju monopola vēsture. Visu ziņu aģentūru tēvs ir Havas, franču rakstnieks Honoré de Balzac. Jau 19. gadsimta vidū rakstīja šādi. Citēju. Vai jūs tagad saprotat, kāpēc ārvalstu ziņas visās avīzēs ir tik nožēlojami vienveidīgas? Katrs izkrāso ziņas, ko viņam piesūta preses meistars Havas kungs. Balts, zaļš, sarkans vai zils. Šajā ziņā pastāv tikai viena vienīga avīze, ko viņš izveidojis un no kuras visas avīzes iegūst savu informāciju. Citāta beigas. 19. gadsimta vidū. Un pēc tam, pēc 1799. gada brīvmurnieka Napoleona valsts apvērsuma, 10 gadu laikā masonu ložu skaits Francijā palielinājās no 300 līdz 1220. Tas bija 1814. gadā, tad brīvmurniecība kļuva ietekmīga. Un šajā Napoleona valdīšanas laikā Havas sāka nodarboties ar preses darbu. 1835. gadā Šarls Luijs Havas nodibināja tagad pasaulē vecāko ziņu aģentūru. No tās izveidojās 4 šodienas ietekmīgākās aģentūras. Havas tika finansēts un ievērojami atbalstīts no Francijas valdības puses, kuru vadīja brīvmurnieks karalis Luijs I. Kāpēc? Protams, lai veiktu valdības propagandu, lai paceltu brīvmurniekus pie varas. Ietekmīgākais Francijas baņķieris, kuram arī bija liela vara pār Francijas valdību, tolaik bija brīvmurnieks James Meyers de Rothschilds. Kā karaļa padomnieks un uzticības persona, viņš ļoti ietekmēja politiku. Šī valdība piešķīra Havas ekskluzīvas tiesības izmantot tolaik jauno telegrāfa tīklu. 25 gadu laikā Havas ar valdības palīdzību izslēdza visus konkurentus. Tādējādi viņš ieguva monopola stāvokli kā Francijas ziņu aģentūra ar starptautisku ietekmi. Pēc tam 2 bijušie Havas darbinieki izveidoja savas aģentūras. Tas bija Reuters un Wolfs. 1858. gadā Havas noslēdza aliansi ar šīm 2 aģentūrām. Vēlāk arī ar DPA un Vācijas vēstniecības un preses biroju BPD. Proti, viņš noslēdza ar tām karteļa līgumu. Pēc tam pievienojās arī citas reģionālās aģentūras, kas tika iekļautas šajā globālajā ziņu pārraides monopolā. Vēlāk pievienojās arī AP, viena no lielākajām ASV nacionālajām ziņu aģentūrām. Un šodien mums ir 3 lielas aģentūras, kas nodrošina pasauli ar informāciju. Un visas tās ir dibinātas uz Havas pamata. AFP, AP, Reuters. Tā tas notiek. Vācijas DPA informāciju saņem no AP. Viss skaidrs, tā tas notiek. Augšā ir viena roka. Starp citu frāze nerunā Havas jau 160 gadus attiecas uz šo Havasu, nerunā Havas. Tam ir dažādas versijas, bet vienmēr ir domāts tas pats Havas. Tagad pēc šīs atklāsmes mēs jums prezentēsim jaunumu, ko ir paveicis mans dēls Elijas. Mēs jums prezentēsim programmētu brīvmurnieku pasaules karti. Un tā jums atklāja visu informāciju, ko es šeit laika trūkuma dēļ nevaru ar jums apspriest sīkāk. Tie ir tikai virsraksti, bet mēs vēl neesam pabeiguši. Vai jūs spējat vēl mazliet? Jebkurā gadījumā mūsu ACIT-K un KLA-TV komandas pirmajā posmā ir izpētījušas apmēram 100 brīvmurnieku organizācijas.
Šajā procesā brīvmūrnieku ietekme izrādījās pat daudz plašāka, nekā iepriekš tika pieņemts. Es saku tikai to, ka tā ir bezdibinīga bedre. Tāpēc arī šodienas informācijas pārpilnība ir tikai nākamais mazais solis šajā atklāšanas darbā. Bet ja visi brīvie izziņu meklētāji ievadīs savas papildu zināšanas šajā brīvmūrnieku pasaules kartē, kas jums šodien tiek prezentēta, tad arvien vairāk izveidosies kopaina, par kuru neko nezinājošajai pasaules sabiedrībai vienkārši ir jāuzzina. Tas vienkārši ir nepieciešams, tātad izgaismosim vēl citus viņu elementus. Izgaismosim vēl citus elementus no jūras nezvēra galvas. Mēs joprojām esam pie galvas, mīļie. Jūs zināt šo nezvēru, vēl atklāsies lietas. Mēs esam vēl tikai pie galvas. Nākamie galvas elementi ir līdz kakla pamatnei, kur sākas 8 kāja taustekļi. Atklājot šo globālo tīklu, diemžēl ir tā, ka līdz ar katru jaunatklāto apakšgrupu uzreiz rodas tieksme te uztvert par slepeno pasaules valdību, par deep state, vai kā, to tur sauc. Tas ir tāpēc, ka jau katras apakšgrupas pilnvaras ir tik biedējoši lielas un plašas. Par šīm astronomiskajām varas dalīšanas dimensijām nav pietiekamas jausmas pat neusticamiem darbiniekiem, ne parastajai tautai, ne arī lielākajai daļai brīvo apgaismotāju. Tāpēc slēptajai pasaules valdībai ir tik daudz definīciju. Vieni uzskata, ka tā ir Bilderbergas grupa, citi 300 komiteja, vai CFR, tad atkal VEFS, vai pašlaik pieaugoši visaptvarošais nezvērs, BlackRock, Vanguard, State Street un tam līdzīgi. Un kopš whistlebloweram Magaldi atklājumiem ir tendence uzskatīt tās augtās pirmu ložas par tagad noteikti visslepenāko pasaules valdību. Taču patiesībā visas minētās brīvmūrnieku organizācijas pieder vienam un tam pašam klubam. Tās nav tikai savstarpēji konkurējošas organizācijas. Protams, dažas no tām strīdās ar citām, par to jau mēs esam teikuši, bet galu galā runa ir par vienu klubu. Ir vienkārši jāsaprot, ka ļoti daudz no tā, kas mums tiek pasniegts kā konkurence, vai tas būtu politiskā, ekonomiskā, zinātniskā, reliģiskā vai pat militārā līmenī, patiesībā ir tikai vienas un tās pašas pasaules valdības sistēmas dažādas funkcijas. Līdz pat kara spēlēm ar upurēšanu. Ja mēs tagad izskatīsim šīs brīvmūrnieku organizācijas to piramīdu veida struktūrā no augšas uz leju, tad mēs vienkārši sekosim varas struktūras sarkanajam pavadienam ar tās skaidri noteiktām uzdevumu jomām. Tās visas ir viena un tā pašieceltā pasaules valdības kluba, savstarpēji papildinošas institūcijas. Pašā augšā piramīdas virsotnē valda tā saucamā triju padome. Kur tā atrodas? Ozīrisa ložā. Tagad jau jūs to varat aptvert. Tāpēc visa struktūra bija tik svarīga, lai jūs redzētu seno babiloniešu izcelsmes vēsturi. Šeit jūs to atradīsiet ložu nosaukumos. Augstākā triju padome. Šodien man pastāstīja, ka 8 kājiem ir 3 sirdis. To pastāstīja mednieki. 3 sirdis. Ja tu nošauj 8 kājas zem ūdens, tas ilgi vēl nav miris. Tu to nošauj, bet tas turpina kustēties. Ja tu satver vienu taustekli, pārējie nāk un satver tevi. 8 kājas, saka mednieki, var nogalināt tikai vienā veidā, ar vienu triecienu. Ja tev izdodas izvērst uz āru tā galvu, lai visas 3 sirdis iznāktu ārā, tad ar vienu sitienu tas būs beigts. Man patīk šī bilde. Augšā ir tā saucamā triju padome no Ozīrisa ložas. Tās ir 3 sirdis galvā – Rotšildi, Rokefelleri un Vindzoru dinastijas. Tās ir 8 kājas sirdis. Vindzori valda Lielbritānijā kopš 1917. gada. Pēc šiem 3 valda 13 padome no Horusa ložas. Tie ir 13 mantoto dinastiju pārstāvji,
kuru priekšsēdētājs ir Rotšilda galva. Pēc šiem valda 33 padome no Heliopolis ložas. Dzirdat? Mēs jau iepriekš to visu izskatījām. Tie ir 33 mantoto dinastiju pārstāvji un izvēlētas personas. To vada Rokefellera ģimenes galva. Tad seko 300 komiteja, kuras priekšsēdētājs ir Britu karaļnama galva. Šeit pulcējas melnā aristokrātija, rietumu pasaules bagātākās ģimenes, kuras, kā zināms, jau gadsimtiem ilgi labprāt kontrolē savas valdības. Daži nozīmīgi locekļi ir redzami aizmugurē. Ja tur viņi ir, tādi ir šie locekļi. 5. līmenī darbojas CFR, kas ir ārlietu padomes dibinājums. Council of Foreign Relations. Šīs iniciatīvas autors esot bijis Rothschilds. Finansējumu nodrošina Rockefellers, kas tiek uzskatīts par tās dibinātāju. Nozīmīgus CFR stratēģus jūs atkal redzat šajā attēlā fonā. Redzat, atkal un atkal parādās jums jau pazīstamās sejas. Un 36 senās ložas, kas kļuva zināmas tikai 2014. gadā, arī esot dibinātas pēc Rothschildu ģimenes iniciatīvas. Tātad visos kompetences līmeņos mēs atkal un atkal sastopamies ar vienām un tām pašām personām vai personu grupām no šīs piramīdas. Tagad nāk Bilderbergas grupa, ko dibināja Davids Rockefellers un Henrijs Kissingers, bet arī trīspusējā trilaterālā komisija, kas izveidota pēc Davida Rockefellera, Henrija Kissingera un Zbigņeva Bžežinska iniciatīvas. 6. varas līmeņa pakāpē atrodas arī brīvmūrnieks Bills Gates ar viņa sponsorēto Gatesa fondu. Open Society Foundation ir George Sorosa fonds. Rockefeller Foundation, protams, ir Rockefellera fonds un tā tālāk. Un tikai apmēram šajā vietā sākas atsevišķie nezvēra taustekļi, kur sarkanā pavadiena gaita var nedaudz atšķirties, atkarībā no taustekļa. Laika taupīšanas nolūkā es aizmugurē vienkārši ievietoju dibinātājus un atkārtotos vārdus. Atsevišķu taustekļu atzeros savukārt ir augstākās organizācijas, piemēram, ekonomikā, lielākais aktīvu pārvaldītājs un kara kurinātājs ir BlackRock vai Pasaules ekonomikas fórums, WEF, Starptautiskā finanšu domnīca 30 grupa, politikā tā ir ANO, veselības aprūpas nozarē PVO un tā tālāk. Un, diemžēl, ne tikai mūsu politiskās sistēmas no labējiem līdz kreisajiem, bet arī mūsu tiesu sistēma, mūsu likumi, mūsu starptautiskās tiesas ir pārņēmis spēcīgs nezvēra tausteklis. Redzat, 1. un 2. pasaules kara šausmas radīja nepieciešamību un arī pieņēmamību ieviest starptautiskās tiesības. No paša sākuma brīvmūrnieki bija gan šādu karu izraisītāji, gan arī starptautisko tiesību vadītāji. Un šeit precīzi atspoguļojas augstā ranga brīvmūrnieka un sātanista Alberta Paika ilgtermiņa stratēģijas. Es tagad nosaukšu virkni brīvmūrnieku dibinātu organizāciju, kuras ir brīvmūrnieku spēcīgā ietekmē, viņus nepierādot šajā runā. Kā jau teicu, visus pierādījumus jūs varat atrast mūsu jaunajā digitālajā pasaules brīvmūrnieku kartē, kurā ir sīki izklāstīti attiecīgo dibinātāju vārdi vai savstarpējās saistības, laiks un svarīga cita informācija. Ar vienu klikšķi, un jums ir viss kopā. Tātad turpināsim tagad. Te mums ir ANO drošības padome, visas brīvmūrnieku dibinātās organizācijas, starptautiskā tiesa, starptautiskā krimināla tiesa, Eiropas tiesa. Tagad mēs tāpat izskatīsim dažas tēmu jomas. Aizmugurē jau ir redzami dibinātāju vārdi. Ar vienu klikšķi uz pasaules kartes, un jums jau ir pieejami visi KLATV un ACK pētījumi par šo tēmu. Tagad paskatīsimies tālāk. Tēmu jomā medicīna, slimība ārstēšana ir šādas brīvmūrnieku dibinātas organizācijas vai organizācijas, kas saistītas ar brīvmūrniecību.
Pfizer, kontrolas iestāde EMA, Sarkanais krusts, PVO, kontrolas iestāde FDA, NIAID, CDC, Johnson & Johnson, Hoffmann La Roche, BioNTech, GSK, GlaxoSmithKline, Sanofi, vakcinācijas idejas dibinātāji Edvards Dženners, Roberts Kochs, Louis Pasteur, Joseph James Kenyons, Gates Foundations, CEPI, ārsti bez robežām, tēmas jomā terors un karš, CIP, FSB, KGB, MI6, Gladio, Al-Qaida, NATO, Minhenes drošības konference, ETSO, 911 organizatori, ieskaitot 911 komisiju un NIST, Carlyle Group, tēmas joma zinātne, Palantir, CERN, Leopoldina, Royal Society, DARPA, evolūcijas bioloģija, apziņas kontrole, MK Ultra, tēma izglītība un audzināšana, universitātes, Massachusetts Tehnoloģiju institūts, MIT, Stanforda universitāte, Hārvarda universitāte, Londonas Impērijas koledža, Kembridžas universitāte, Londonas universitātes koledža, Čikāgas universitāte, Jeila universitāte, Skull and Bones, Oksfordas universitāte, Starptautiskās izglītības organizācijas, OECD, UNESCO, UNICEF, bērnu palīdzības organizācijas, glābiet bērnus, Starptautiskais ģimenes plānošanas dienests, IPPF, World Vision International, tēmā mēdī, AFP, Agence France Presse, AP, Associated Press, Reuters, The Walt Disney Company, Metro Goldwyn Mayer, MGM, Warner Brothers, Motion Picture Association, 20th Century Fox, FSK, globālie brīmurnieku tehnoloģiju giganti, Microsoft, Apple, Google, Facebook, tēmas joma, vides tehnoloģijas, WWF, NASA, tēma, politika, ANO, ES administrācija, G7, G20, tēma, ekonomika, BlackRock, Vanguard, Blackstone Group. Redziet, mīļie, mēs varētu turpināt vēl stundām ilgi, bet šodien ar to pietiek. Vai esat pamanījuši, cik daudz šeit ir black? Vai esat pamanījuši, kāpēc mūsu filmas kino industrijā kļūst arvien vēlnišķīgākas? Vai esat pamanījuši, kāpēc visā kultūrā viss kļūst arvien demoniskāks? Kāpēc pat Gotthārda tuneļa atklāšana ir pilna ar sataniskām lietām? Vai esat pamanījuši, kādas ir šīs saistības? Šeit jūs varat savienot šos punktus kopā. Tad viss kļūst loģisks. Kāpēc arvien vairāk izplatās satanisms vai visu vērtību sabrukums? Visos līmeņos. Tā tas ir izskaidrojums un nekā citādi. Tas nav vienkārši dabas fenomens. Tās ir sazvērestības un patiesas sazvērestības. Un ja tagad padomājam, ka šie pasaules valdīšanu augstošie galvenie virzītāju spēki un galvenie ieguvēji vienlaikus ir gandrīz visi pagātnes lielie kari, kad mēs runājam par Napoleonu un atpakaļ, vai ne?
Un ja turpinām domāt, ka tās pašas aprindas ir izstrādājušas gatavu programmu, lai tagad sistemātiski atņemtu īpašumu visām zemes tautām, lai panāktu pilnīgu kontroli un uzraudzību, ja to mēs tagad ņemam vērā, tad es varu teikt tikai vienu. Tā vietā, lai iesaistītos viņu karos, jo tie ir viņu kari, un piedalītos viņu vakcinācijas vaiprātā, tā vietā, lai iekristu viņu klimatu melos, viņu ekspropriācijas programmās un tam līdzīgās lietās, mums labāk būtu pilnībā atklāt šo slepeno sazvērestību un izmeklēt to līdz galam, izmantojot patiesi neatkarīgu tautas balsojumā apstiprinātu tiesu. Un ja šodien teiktais apstiprināsies, tad patiešām to stingri fiksēt. Labi? Jā? Tas bija tikai sākums. Arī šis pētījums, ko atkal simtiem no mums ir vākuši mēnešiem ilgi, arī tas joprojām ir ļoti nepilnīgs. Tas sniedzas daudz dziļāk. Bet, kā jau es teicu, mēs aicinām tevi arī to darīt. Ar cilvēcīgiem ieročiem, to es gribu uzsvērt šeit, ar cilvēcīgiem ieročiem šo slepeno biedrību nezvēru nevar uzvarēt. Tas ir neiespējami, jo viņiem pieder, piemēram, NATO, kā slepena privātā armija. Mēs domājam, ka viņi ir tur, lai mūs aizstāvētu, bet tagad jūs esat redzējuši, kā tas patiesībā notiek, tāpēc ir ļoti steidzami, nepieciešama pasaules tautu atmoda. Mums ir nepieciešama pilnīga caurspiedība šajos jautājumos. Un tikpat pilnīga atteikšanās no viņu kara kurināšanas un krāpšanas sistēmām, saprotat? Un tagad ir nepieciešama apkrāpto tautu apvienošanās aktīvai, sinerģiskai pretestībai. Un tas var notikt tikai tad, ja visi cilvēki no visām nācijām, visām reliģijām, filozofijām un politikas jomām, kā arī no visām zinātnes, ekonomikas, kultūras un tā tālāk, no visām jomām kļūtu aktīvi. Bet, diemžēl, šeit aprakstītā sātana sekta jau gadsimtiem ilgi ir paveikusi patiešām visu darbu, jo viņi ne tikai ir apzināti un mērtiecīgi, sašķēluši visas minētās interešu grupas, bet arī caur mēdījiem un izklaides piedāvājumu kārdināšanu ir manipulējuši ar tām, lai panāktu pilnīgu pasivitāti un vienaldzību. Jā, viņi ir deģenerējuši šīs grupas. Tikai vienīgā aspektā šie slepenie biedri ir spējuši radīt pasaules mēroga tautu vienotību. Es tagad nerunāju par futbolu. Tur vēl ne viss ir vienisprātis. Reālā vienotība, kas aptver visus, ir uzskats, ka mēs paši neko tur nevaram darīt. Ka ir jānāk kādam glābējam no ārpuses, lai izbeigtu šo bezcerīgo jucekli šeit uz zemes. Diemžēl, šis vienotais viedoklis valda visās reliģijās. Patiesi visās, arī visās filozofijās, bet arī vispārīgi katrā vidusmēra zemes iedzīvotājā. Es apgalvoju, ka nav lielākas vienotības zem šīm debesīm, kā tieši tajā viedoklī, par kuru es šeit tagad runāju. Te neko nevar darīt. Un šie cilvēki, diemžēl, šo pasīvo gaidīšanu ir apzināti izplatījuši, stratēģiski izraisījuši. Kad vien tu par to runā ar kādu un konfrontē viņu ar reālajām pasaules problēmām, tu saņem standarta atbildi. Jā, tas patiešām ir briesmīgi, bet es taču tur neko nevaru darīt. Un tā vieni gaida savu glābēju no debesīm, citi amerikāņus, kā tiem jau ir iestāstīts, vēl citi gaida izrēliešus, citi divus atklāsmes lieciniekus un tā tik tālāk. Bet es saku, ka ir jābūt tieši pretēji, mīļie. Es saku, ka tagad esi nepieciešams tu un es. Ir nepieciešama katra atsevišķā zemes iedzīvotāja iesaistīšanās. Mums visiem tāpat kā mēs esam vienoti tajā, ka mēs tur neko nevaram darīt, ir jākļūst vienotiem tajā, ka tomēr mēs varam kaut ko darīt, citādi nekas neizdosies. Tāpēc es saku, nāciet un piecelieties jūs, zemes iedzīvotāji, paceliet savu balsi jūs, cilvēki, visi. Mums esat vajadzīgi jūs visi, musulmaņi, mums esat vajadzīgi jūs hinduisti, mums esat vajadzīgi jūs budisti, jūs scientologi, jūs mormoņi, kristieši, Jehovas liecinieki un visas brīvās baznīcas. Mums ir vajadzīgi arī visi ezotēriķi, visi humanisti un visi kreisie un visi labējie, arī tie, kas ir politiski.
Es saku to pilnīgi nopietni, ar visu pārliecību. Piecelieties kopā ar mums, arī jūs, zinātnieki un tehniķi, jūs vides aktīvisti un juristi, jūs objektīvie tiesneši, prokurori un modrie žurnālisti. Mums esat vajadzīgi jūs. Mums esat vajadzīgi jūs, kultūras darbinieki, ārsti, skolotāji, audzinātāji, vienkārši visi. Mums esat vajadzīgi jūs visi. Un nobeigumā es vēlos vēlreiz uzsvērt sākumu. Jo Dievs mīt jūsos visos, kurus es tagad minēju. Viņš mīt jūsos visos, un viņš vēlas izpaust savu varu un spēku, jā, visu savu pilnību cauri jums. Jā, kā jau teica Jēzus, jums jābūt pilnīgiem, tāpat kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Jo Dievs vēlas darīt kaut ko caur jums visiem cilvēkiem. Un vairs neizraisiet reliģiskos karus. Beidziet. Viņš mīt jūsos visos, katrā no mums, jā. Un kā jau es uzsvēru pēdējās 2 runās, mēs varam uzvarēt visus šos šķietami neuzvaros. Un kā? Ar mūsu ticības pilnām, sinerģiski izteiktām pavēlēm. Ar mūsu proklamācijām, citi to sauc par lūkšanām, ko mēs katru rītu no 6 līdz 6:05 visā pasaulē radoši izsakām. Un šīs ticības lūkšanas liek kustēties tām debesu armijām, kas jau 1000 gadu gaida, kad mēs dosim tām zaļo gaismu, lai tas iejauktos. Tagad es atklāšu Dieva noslēpumu visai pasaulē, saprotat? Šodien mēs dzirdējām, ka visas reliģijas slēpj savus noslēpumus. Es tagad to atklāšu jums visiem, pārējiem, visai pasaulē. Bez izņēmuma, ja vien tu esi cilvēks, kuram sirdī ir patiesība, klausies, pēdējā kauja, un tas ir tas noslēpums. Pēdējā kauja šeit uz zemes tiks izcīnīta tīri garīgā līmenī. Pietiek ar bombardēšanu, pietiek ar zobenu šķindoņu. Tā notiks tīri garīgā līmenī, un šeit mēs nerunājam par cilvēku ieročiem, vai pat vēl nāvējošākiem ieročiem, nekā mēs jau pazīstam. Nē, mēs runājam par sinerģiskām komandām, rīkojumiem, kuras visi mieru mīlošie un taisnīgie un visi svētie vienlaikus izsauc. Un tagad es došu jums piemēru. Es esmu radījis šos vārdus. Mēs tos izsaucam atkal un atkal. Katru dienu mēs tos izsaucam. Mēs izsaucam visi jūs, slepeno biedrība sātanisti, tiesājiet sevi paši, nododiet sevi paši un iznīciniet sevi savstarpēji paši. Tā ir centrālā pavēle, kas izskan no mūsu mutēm. Un tas ir iemesls, kāpēc ceļas kājās tādi kā Magaldī. Viņi bija augstākie spicas brīmurnieki, un šādas proklamācijas izraisīja uguni pie viņu dibaniem. Tā viņus pamodināja tā, ka viņos izšķīla liesmas. Viņi varēja vairs tikai izkliegt to, ko viņi plāno darīt. Viņi uzrakstīja 600 lapuses. Viņi atklāja visu, ko vien varēja. Izgāza visas savas iekšas. Kāpēc? Tāpēc, ka uguns bija pārņēmusi viņus no iekšas. Un viņi sajūta pierādījumu tam, ka viņi izraisīs pasaulē visšausmīgāko haosu. Tagad viņi ir kā pamodināti, vai saprotiet? Tas ir garīgs karš, mostieties, ko es te vispār daru? Vai es esmu zaudējis prātu, nogalināt visu pasauli? Kā tā var cīnīties ar Dievu? Kāds te prātu pazaudējis? Slepeno biedrību sātanisti, tiesājiet sevi paši, nododiet sevi paši un iznīciniet savstarpēji sevi pašus. Vairs nevar būt tā, ka bezpalīdzīgu līdzcilvēku vai arī bruņoto spēku uzdevums būtu nospiest ceļos šādus nepakļāvīgus cilvēkus. Es atkārtoju, pēdējais solis ir patiešām pašnodošana. Bet ja nav citas izējas, tad savstarpēja pašu iznīcināšana. Tā rīkojas Dievs šajā pasaules pēdējā laikā. Tas ir noslēpums, kas mums ir jāzina, tā rīkojas Dievs, jo tā ir rakstīts jaunās derības neizmainītajos oriģināla tekstos. Jūs zināt, es tos tulkoju no sengrieķu pirmtekstiem. Jauno derības vārdu par vārdam, ar visu, kas pie tā piederas. Un šie cilvēki arī tos ir kastrējuši vai izmainījuši, nepareizi iztulkojuši. Jā, Atklāsmes grāmatā 5.13 vispirms ir aprakstīts, ka pēdējās kaujas pēdējā raundā, kurā mēs tagad atrodamies,
Šajā fināla kārtā vairs nebūs nekāda ārēja spiediena. Kāpēc? Tāpēc, ka pat visļaunākie dabūs tādu uguni pie dibena, ka viņi paši sāks sevi tiesāt. Tu to vari izlasīt, arī izteiktu citiem vārdiem. Atklāsmes grāmatas 18:20. Tur ir liecība, ka Dievs pats izpildīs šo spriedumu. Kad? Tik līdz tas izskanēs no mūsu visu taisno un svēto mutes. Kad visa pasaules sabiedrība, kam sirdī ir taisnība, to pavēlēs vienā balsī. Tieši tad tas notiks. Tieši tad tas notiks caur šiem cilvēkiem. Tad Dievs radīs kaut ko jaunu. Tas ir jāizsaka caur jums visiem, kurus es uzskaitīju. Jā, šis spriedums. Klausieties, kā tas izklausās burtiski. Un es jums parādīšu, kā šādi teksti ir kastrēti. Tagad mēs runājam par šo galīgo cīņu, par tipisko Armagedonu garā. Un es piebilstu vēl vienu teikumu. Armagedons garā ir tagad. Tā ir galīgā cīņa, pasaules cīņa, kurā tiek izlemts par gaismu un tumsību. Un ja mēs, es tagad saku, kā tas ir, ja mēs zaudēsim šo cīņu, mēs, kas mīlam taisnību, mēs, kas mīlam viens otru, mēs, kas esam par patiesības gaismu un taisnīgumu, ja mēs zaudēsim šo cīņu, tad notiks Armagedons, ar ko mums līdz šim vienmēr ir draudēts Bībelē. Bet tikai tad. Es esmu to visu pārtulkojis, tas ir atkarīgs no tā, vai mēs tagad iemācīsimies izrunāt šīs pavēles, vai tās nāk no mūsu sirds vai nē, tas ir galvenais punkts. Tagad klausieties tekstu, kāds tas patiesībā ir oriģināla tekstā, tikai šodien tas ir tulkots citādi, izsvītrots, cenzēts no šīs bandas puses. Priecājieties par viņiem, saka Dievs par šo gala punktu. Priecājieties par viņiem jūs debesis un jūs Dievam pakļāvīgie. Rīcībā esošie kalpi un sūtņi un pravieši, jo Dievs ir izpildījis jūsu spriedumu pār viņiem. Un vai tu zini, kā tas šodien ir rakstīts parastajā Bībelē? Dievs ir izpildījis spriedumu par jums. Tātad mēs gaidām Dievu. Viņi to ir izkropļojuši šādi, vai ne? Pateikt dievbijīgajiem, ka tagad nāk brīvmurnieku mācītāji, kuri mūs vajājas, starp citu. Es nonācu pie visām šīm lietām, jo man bija jāatbild uz jautājumu, kāpēc visa baznīca mani vajā, ja es bez maksas rehabilitēju cilvēkus. Ja es to visu daru bez maksas, kāpēc visi mani vajā? Tad es sapratu, tie nemaz nav mācītāji, tie ir vilki aitu ādās. Jā. Tad es to pārtulkoju. Oficiāli ir teikts, Dievs visu to izdarīs jūsu vietā. Tad viņi sludina, mīļais glābējs nāks īstajā brīdī, un jūs tiksiet aizrauti gaisā uz debesīm. Un tad glābējs pats visu izdarīs. Bet Bībele saka tieši pretējo. Dievs nāk caur jums, vai arī viņš nenāk. Dievs nāk, bet caur jums. Bet vai arī viņš nenāk. Un viņš nāk savā veidā. Viņš nenāk tā kā senie kāvēji, kas atkal sāk asiņainu karu vai kaut ko tam līdzīgu. Dievs izpildīs jūsu spriedumu pār viņiem. Un tas ir mūsu spriedums, kad mēs to sakām, tiesājiet sevi paši, nododiet sevi paši, kļūstiet par savējo ziņotājiem. Whistleblower, no iekšas iznīciniet sevi, ja nav citas izējas. Mēs neņemam rokās ne dunci, ne zobenu, neko. To darāt jūs paši. Un tā tagad ir pēdējā cīņa. Tāpēc nobeigumā kopīgi tagad izteiksim šo spriedumu pilnā ticībā. Es došu jums piemēru. Es pie tā vēl atgriezīšos, tas ir viens no šīs dienas paziņojumiem, šiem lūkšanu paziņojumiem, kurus mēs tagad vēl izsniegsim jums. Es to nolasīšu, tā tas skanēs no rīta visā pasaulē. Tā kā kopā ir izrunāts, un tas ir mūsu spriedums, tā kā kopā ir izrunāts liekuļi, jūs lienat klāt, un jūs paši atzīstat, ko un kam jūs darījāt. Izkliedziet visai pasaulē. Kā jūs ar naudu manipulējāt? Mūsu sargi sargā mūs, kamēr negods aprī jūs. Un tagad nāk izšķirošais fragments. Dziedinošā uguns jūsos kvēlo karsti. Kamēr jūs atzīstat visu, un to zina katrs. Zina, kas bija meli un krāpšana, zina, kas pieder jūsu mafijai. Nu, nedaudz poetiski tas tā ir, bet nu ko. Es tikai saku lūdzu, iegūstiet šo 31 dienas proklamāciju brošūriņu. Leju pielādes saiti jūs atradīsiet te aizmugurē, un mēs to iekļausim arī šīs runas publikācijā. Un tad izmantojiet šo iespēju, ko mums ir apsolījušas debesis katru dienu. Vairāk par to jūs varat izlasīt brošūrā.
Un tā mēs katru dienu vismaz 5 minūtes, un ja varam, tad 15 minūtes pavadām kopā arī ar citām tēmām. Katrā zemes valstī, savā laikā, vienmēr no rīta, no 6 līdz 6:05 vai 6:15, kas garīgi vēlas iet vēl dziļāk līdz pat dziedinošai, fiziskai dziedināšanai. Jā. Tagad es varu tikai pateikties par pacietīgo klausīšanos un sinerģisko pievienošanos. Un es saku, es jūs mīlu, mēs jūs mīlam, un jūs mums esat vajadzīgi. Mums jūs patiešām esat vajadzīgi. Es esmu Ivo Saseks. Ich bin Ivo Sasek, der seit 1977 vor Gott steht. Danke, Papa, für diese unglaublich fundierte und umfängliche Rede. Paldies tev, tēt, par šo neticami pamatoto un izsmeļošo runu. Jums noteikti bija tāpat. Man vairākas reizes bija zosāda, un es biju patiesi aizrāvies ar šo tēmu. Neiedomājami. Jā, es pēdējās dienās redzēju, cik daudz tu esi ieguldījies šajā runā. Paldies tev. Tu jau teici, ka tas noteikti bija tā vērts. Jā, un kā jau iepriekš tika teikts, es varu jums parādīt, kā šī brīvmūrnieku izpēte tagad ir pieejama arī jums visiem detalizēti. Šajā darbā jau ir piedalījušies 100 cilvēku. Tie ir unikāli atklājumi par brīvmūrniekiem, no koncepcijas līdz pētījumiem un programmēšanai. Tas bija mēnešiem ilgs, smags darbs. Bet rezultātu es jums tagad parādīšu. Mēs esam sagatavojuši jums pētījumu Vetopēdijā, brīvajā pretbalsu enciklopēdijā. To varat atrast www.vetopēdija.org. Un es gribētu jums īsumā parādīt, kā darbojas šī pasaules karte, kā tā ir veidota. Es jums sniegšu arī dažus praktiskus padomus tās lietošanai. Tātad jūs atverat www.vetopēdija.org un jūs redzat visas kategorijas. Un tagad mēs noklikšķinām uz kategoriju brīvmūrnieku nodibinājumi. Šī lapa mums šodien vēl vairākas reizes būs noderīga arī citās kategorijās. Tad šeit ir 2 skatījumi uz šiem brīvmūrnieku nodibinājumiem. Viens kā pasaules karte, otrs kā saraksts. Pasaules karte rāda tieši 100 brīvmūrnieku nodibinājumus. Pētījumu vadītājs vakar teica, ka mums ir izdevies, ka viņi centās sasniegt tieši skaitli 100. Un vakarā tiešām tā arī izdevās. Tātad 100 brīvmūrnieku nodibinājumi, jā. Šī pētījuma rezultāti ir pieejami gan pasaules kartes, gan sarakstu veidā. Un ja noklikšķina uz saraksts, rezultāti ir tie paši. Tikai veids ir atšķirīgs, lai apmierinātu dažādas vajadzības. Tieši tā. Ja tagad palielinām pasaules karti, piemēram, palielinām Ņujorku, tad šeit var redzēt visus nodibinājumus un vienkārši noklikšķināt uz vēlamo. Es tagad, piemēram, noklikšķinu uz BlackRock, tad parādās īsts teksts, un ja es uz tā noklikšķinu, tad tiek atvērts saraksts. Un šeit jūs redzat, ka viss ir aprakstīts sīki, tas ir ļoti labi noformulēts, izstrādāts tāpat kā profesionālos rakstos. Un beigās šeit patiešām ir arī visi avoti un saite uz brīvmūrniecību. Tas viss ir ļoti labi sagatavots un ir pārredzami visi šie atklājumi. Ar filtra funkcijas palīdzību šeit augšā jums ir iespēja ierobežot pieaugošo nodibināto organizāciju skaitu, atkarībā no tā, kas jums ir nepieciešams jūsu pētījumiem. Ja tagad, piemēram, šeit sadaļā ierobežojumu meklēšanu ar vārdu terorisms, tad jūs redzat, ka karte pielāgojas, un jūs redzat tikai tos rezultātus, kas attiecas uz terorismu, kas šeit attēlots ar kaujas lidmašīnu. Šīs filtrēšanas funkcijas palīdz jums ierobežot šo arvien pieaugošo skaitu un izmantot to savām vajadzībām. Šī pasaules karte ir domāta kā uzziņu grāmata un enciklopēdija arī žurnālistiem, neatkarīgajiem mēdījiem, redakcijām, izmeklētājiem, autoriem un visiem tā tālāk. Šis apjomīgais darbs noteikti ir jāizplata visā pasaulē, un šeit ik viens var to izmantot bez maksas. Es jums sniegšu vēl dažus praktiskus padomus.
arī tieši izmeklētājiem, kā tas varētu izskatīties tuvākajā nākotnē. Pieņemsim, ka jūs plānojat veikt reportāžu par G20 samitu, kas notiks no 22. līdz 23. novembrim. Šajā gadījumā jūs vienkārši ievadāt meklēšanas lodziņā informāciju, piemēram, G20. Un tad varat apskatīt visu informāciju par šo G20 grupu un izmantot informāciju no šī rūpīgi pamatotā raksta. Tas viss ir pieejams brīvai izmantošanai. Ja, piemēram, jūs vēlaties ziņot par ANO klimata konferenci, kas notiks 10. novembrī pēc dažām dienām, tad vienkārši ievadiet meklēšanas laukā, piemēram, ANO, un jūs redzēsiet visas organizācijas, kas saistītas ar ANO, līdz pat UNICEF un UNESCO. Un varat to visu iekļaut savā ziņojumā. To pašu var darīt ar Mīnhenes drošības konferenci 2028. gada februārī vai Bilderbergas konferenci. Vienkārši ievadiet meklēšanas laukā to, kas jums nepieciešams. Papildu piezīme par Bilderbergas grupu. Šeit jūs atradīsiet arī daudzus ļoti interesantus dokumentus, piemēram, Bilderbergas grupas dalībnieku sarakstu no 1954. līdz 2025. gadam. Arī ļoti atklājošos dokumentus. Tas viss ir pieejams šajā enciklopēdijā un brīvi izmantojams. Svešvalodas. No šodienas Vetopēdija ir pieejama 21 valodā. Ja noklikšķināt šeit augšā pa labi, varat izvēlēties atbilstošo valodu. Tad man tas tiek tulkots, piemēram, spāņu valodā. Un jūs šeit vienmēr redzat, ja kaut kas nav iztulkots, tad jums šeit ir poga. Nospiediet, piemēram, šeit. Tulkot spāniski. Ja uz to nospiež, tad tiek tulkot spāņu valodā. Un tā tas darbojas visās valodās, lai tas būtu iespējami plaši izplatīts visā pasaulē. Dann, genau, ihr dürft Jūs noteikti varat mums paziņot par saviem nodibinājumiem, par savām zināšanām. To jau teica arī mans tētis. Vetopēdija vienmēr ir veidota tā, ka augšējā labajā stūrī zem bannera ir laukums. Te rakstīts reģistrēt nodibinājumu. Noklikšķiniet uz tā, paziņojiet mums savu informāciju. Redakcija to pārbaudīs, apskatīs un cerams arī apstiprinās. Jūs varat arī brīvmurnieku nodibinājumā, jāsat kartē, pa kreisi apakšā ir maza poga, kas saucas rediģēt ierakstu, papildināt. Arī tur atveras veidlapa. Tur jūs varat iesniegt papildinājumus par kādu tēmu. Tad arī to pārbaudīs redakcija un iekļaus enciklopēdijā. Tas bija īsumā. Klikšķiniet paši un kļūstiet par daļu no šī neticamā darba. Jā. Jahrhunderte alt, geheim und versteckt, Fäden gezogen und Pläne ausgeheckt, in Logen und Bünden an die Hebel der Macht, ganz subtil unterwandert im Nebel der Macht. Unsere schöne Welt liegt im Netz der Logen gebannt, gefangen wie eine Fliege im Spinnennetz unser Land. Weltherrschaft Clubstücken jetzt, das Rad mit Zeit. Komitee der 300 Bilderberger, ihre Arme reich und weit. Der größte Umbruch aller Zeiten ist im Gange. Weltumspannend, gigantisch, wir warten schon recht lange. In allen Ländern stehen Kämpfer des Lichts bereit. Nimm ach du deinen Stab. Es ist so weit, nie zuvor waren wir so nah dran. Jetzt kommt Licht in alle dunklen Ecken, nicht irgendwann, nie zuvor waren wir so nah dran.
in unsere Kette. Das wissen wir, das Böse jede Wette. Spot on, auf den Krakenkopf fällt Licht. So werden seine Krakenarme lahm, verlieren ihr Gesicht. Auf uns gelegte Depression kommt über sie. Und Verwirrung aussichtslos, wie noch nie. In ihren eigenen Netzen werden sie verstrickt. In ihre eigenen Stricke fest verzwickt. Die Panik, die sie schüren auf sie selbst, wendet sie sich jetzt. Unsere Erhöhung kommt und auch Ruhe zulässt. Der größte Umbruch aller Zeiten ist im Gange. Weltumspannend, gigantisch, wir warten schon nicht lange. In allen Ländern stehen Kämpfer des Lichts bereit. Die Macht oder ein Stab, es ist soweit. Nie zuvor waren wir so nah dran. Jetzt kommt Licht in alle dunklen Ecken. Nicht irgendwann, nie zuvor waren wir so nah dran. Alles lückenlos aufzudecken ist unser Programm. Wenn du das tust, hast du Power ohne Ende, möge Herrscher fliehen. So kommt die Wende, reih dich alles Glied in unsere Kette. Das wissen wir, das Böse jede Wette. Jetzt kommt Licht in alle dunklen Ecken. Nicht irgendwann, nie zuvor waren wir so nah dran. Alles lückenlos aufzudecken ist unser Programm. Wenn du das tust, hast du Power ohne Ende, möge Herrscher fliehen. So kommt die Wende, reih dich alles Glied in unsere Kette.